Cienītās dāmas, godātie kungi, domu biedri, kolēģi, draugi, rit 11. gads, kopš Krievija brutāli iebruka Ukrainā, okupēja vairākas tās teritorijas, diemžēl arī 4. gads kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un kopš otrā pasaules kara iedibinātā pasaules kārtība jau ir trauslāka nekā porcelāns. Bet tas, ko ir svarīgi darīt mums, turpināt būt krietniem cilvēkiem un darīt labas lietas. Un viena no pavisam konkrētām lietām iedzīvināt aprits ekonomikas principus, it īpaši uz tā fona, ko Krievija šobrīd dara Ukrainā, vides un klimata kontekstā. Tāpēc esiet sveicināti šodienas diskusijā Būvniecības atkritumi Latvijā, spožā statistika un skaudrā realitāte. Mani sauc Evita Goša, es esmu Eiropas klimata pakta vēstnese, Švenka Latvija valdes locekle, vides un juridiskā direktore. Pavisam īsi par Eiropas klimata paktu. Tā ir platforma, kas apvieno visdažādākā vecuma, dzimuma, profesiju cilvēkus visā Eiropas Savienībā, kas par savu misiju savā ziņā uzskata klimata un vides jautājumus, to aktualizēšanu sabiedrībā, izglītošanu par tiem un tam līdzīgi. Un tieši tāpēc mēs šodien šeit esam sapulcējušies, lai arī plašākā sabiedrībā radītu ieskatu par šo te mūsu šodien apskatāmo problemātiku. Un man ir absolūti vēla pārliecība, ka tieši sadarbībā mēs lietas varam darīt labākas, un tieši par to, kā sadarbojoties dažādiem spēlētājiem publiskajā un privātajā sektorā, nonāk līdz tam, lai arī tieši būvniecības atkritumi pēc iespējas lielākā apjomā tiktu izmantoti atbilstoši labākajai praksē. Un mēs šodien runāsim par to klātesošajiem ekspertiem šeit, diskusijas panelī, bet, protams, es esmu ļoti priecīga arī par to, ka šodien zālē šeit ir eksperti un interesanti, un mēs diskutēsim, protams, arī plašākā lokā. Aptuveni stundu, 20 minūtes, varbūt jau nedaudz mazāk, ņemot vērā mūsu sākuma tehnisko ķibeli, mēs runāsim šeit paneļa ietvaros, bet tad patiešām mūsu diskusija noteikti būs plašāka. Un ar prieku, beidzot, iepazīstināšu jūs ar šodienas diskusijas dalībniekiem. Sākšu tad varbūt no tālākā gala. Tātad Edijs Kupčs, Latvijas būvuzņēmēju apvienības valdes priekšsēdētājs. Rudīte Vesere, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāres vietniece vides politikas jautājumos. Mans kolēģis Švenka Latvija valdē Jegors Golubevs. Viņa ļoti sarežģītais otrs amata nosaukums ir vispār, taisnību sakot, tas ir materiālu biznesa vienības direktors, bet skaidrības labad, kas tad tie materiāli tādi ir, mēs to šodien izdalām. Transporta betona un minerāla materiāla biznesa vienības direktors. Monta Berga, biedrības Latvijas ceļu būvētājs izpilddirektore. Un, visbeidzot, Jānis Aizbalts, SIA Eko Baltija vide, valdes priekšsēdētājs. Un pavisam īsi, ņemot vērā to, ka mēs tiešām šo diskusiju mēģinam organizēt tā, ka mēs gan runājam vispārīgi, gan mēģināsim pēc iespējas vairāk, protams, arī iedziļināties atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, īpaši būvniecības atkritumu kontekstā, tad tomēr es tādu atļaušos arī vēl nelielu ievadu pēc būtības aprits ekonomikas konceptā un, protams, arī atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas kontekstā. Atskatoties cilvēces vēsturē, neskatoties uz to, ka cilvēki, protams, kaut ko ir darījuši ar atkritumiem jau ļoti sen, un īstenībā man bija ļoti interesanti tieši pagājušajā sestdienā uzzināt to, ka Krētā ir konstatēts pirmais atkritumu poligons, vai vismaz kaut kas līdzīgs tam, kā mēs to saprastu šodien. Tas ir aptuveni 3000 gadus sens, kas īstenībā tādā cilvēces vēstures kontekstā, protams, arī nemaz nav tik sen. Bet, protams, tādi jēdzieni kā atkrituma apsaimniekošanas hierarhija un aprits ekonomika vispār ir salīdzinoši neseni un attīstījušies laika gaitā, un īstenībā lielākā daļa no mums šeit klātesošo arī
to ir piedzīvojuši. Proti, piemēram, manā dzimšanas gadā, 1979. gadā, Nīderlandes parlamenta deputāts Ats Lansings izstrādāja atkrituma apsaimniekošanas principus, kas vizuāli attēloti tieši kā kāpnes, proti tātad ar vairākiem pakāpieniem, un šīs kāpnes atspoguļo hierarhiju, kurā katrs nākamais pakāpiens uz leju ir mazāk vēlams atkrituma apsaimniekošanas veids. Un tātad augšējais pakāpiens, saprotams, atkrituma neradīšana, samazināšana, novēršana, nākamais atkārtota izmantošana, vēl nākamais pārstrāde, vēl zemāk atkrituma sadedzināšana, enerģijas atguvi, vēl nākamais, protams, tāda pati sadedzināšana, bet jau bez enerģijas atguves, un tad visbeidzot, kad mēs esam nogāzušies pa šīm kāpnēm pavisam zemē, tad mēs nonākam līdz apglabāšanai. Un šīs kāpnes ir, protams, attīstījušās tajā, ko mēs šodien saprotam ar atkrituma apsaimniekošanas hierarhiju, un tā ir neatņemama šobrīd atkrituma tiesiskā regulējuma sastāvdaļa gan Eiropas Savienībā, gan kopumā globāli. Savukārt, ja mēs runājam par aprites ekonomiku, tad vēl senāk, 1966. gadā, Britu ekonomists Kenneth Bouldings savā darbā The Economics of the Coming Spaceship Earth, jeb topošā kosmosa kuģa Zeme ekonomika, apgalvoja, ka mūsu planēta ir tāda slēgta sfēra, jeb tāds kosmosa kuģis, kurā, protams, nav neierobežotu resursu, un tā nevar paciest to piesārņojumu un tāda apmēra resursu ieguvi, kā cilvēki to īsteno, un ka, protams, mums kā sabiedrībai ir jāatrod veidi, kā šos resursus pārstrādāt un turpināt aizvien darbināt ekonomikā. Un tad, protams, nākamajās 10 gadēs interese par materiālu apriti pieauga, līdz 2002. gadā iznāca amerikāņu arhitekta Viljama Makdonava un vācu ķīmiķa Mihaila Braungarta grāmata Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things, jeb no šūpuļa līdz šūpulim, pārveidojam to, kā radām lietas, un tad šis koncepts no šūpuļa līdz šūpulim arī veido aprites ekonomikas tādu kā mugurkaulu. Nu, lūk, tātad gan aprites ekonomikai un atkrituma apsaimniekošanas hierarhijai ir kopīga filozofija, kuras mērķis ir apsaimniekot atkritumus tā, lai samazinātu to rašanos un nelabvēlīgu ietekmi, bet vienlaikus ir šī būtiskā atšķirība, proti atkrituma apsaimniekošanas hierarhija joprojām pieļauj atkrituma apglabāšanu. Un tad no ar to mans ievads ir gandrīz noslēdzies, jo šodien tad mēs runāsim tieši par tiem atkritumiem, kas rodas ēku un infrastruktūras, būvniecībā un nojaukšanā, bet raitākai saziņai tos visus kopā sauksim vienkāršāk, proti par būvniecības atkritumiem, un tikai tad, kad mums būs nepieciešamība tos kā īpaši atdalīt, tad mēs to arī īpaši norādīsim mūsu sarunā. Nu, lūk, un es tad gribētu patiešām pievērsties sarunai, un mani pirmie jautājumi būs tev, Jāni, tieši kā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvim. Es tiešām ļoti rūpīgi arī esmu iepazinusies ar tieši jūsu uzņēmuma darbību. Jūs tātad cita starpā apsaimniekojat arī tieši būvniecības atkritumus. Un es gribētu arī mūsu skatītājiem un klausītājiem tad iezīmēt to, ko es esmu apguvusi jūsu mājaslapā. Proti jums, protams, ir ilgtspējas un vides politika un arī un tajās, nu, piemēram, politikā ļoti skaidri ir noteikts, ka jūs nodrošināt klientiem atkrituma apsaimniekošanas un vides pakalpojumus, kā arī otrreizējo izēvielu atgriešanu apritē, kas palīdz risināt tādus ilgtspējas jautājumus kā globālās klimata pārmaiņas un aprites ekonomikas ieviešana. Jūs izglītojat sabiedrību, iesaistaties dažādās iniciatīvās, veicinat aprites ekonomiku, primāri atgriežot pieejamos materiālus tirgū, ar tās maksimāli pievienoto vērtību, kā arī attīstot racionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Un jūsu prioritātes ir arī klimata pārmaiņu mazināšana, dabas resursu saglabāšana. Tātad nu, visas šīs labās lietas, par kurām mēs te galu galā esam sapulcējušies runāt, vai ne? Un savukārt stratēģijā, kas arī ir jāpiezīmē gan šī politika, gan šī stratēģija, ir tieši jūsu grupas, visas Eko Baltija vide grupas
stratēģija, un tur es gribēšu tiešām, lai tu precizē, ko tieši jūsu uzņēmums grupas ietveros dara, proti attiecībā uz strateģiskiem mērķiem grupai 2025. gads ir būtisks, un te mēs varam lasīt to, ka jūs plānojat par 50% palielināt tieši būvniecības atkritumu šķirošanu salīdzinājumā ar 2022. gadu, kas ir tāds diezgan ievērojams rādītājs, ka no 2025. līdz 2029. gadam 50% no savāktajiem materiāliem jūs plānojat pārstrādāt. Un tad interesanti, ka nākamos 20 gadus no 30. līdz 50. jūs vienkārši plānojat veicināt aprites ekonomiku. Nu, varbūt stratēģijai tas arī nav slikti, bet tieši tāpēc man gribētos dzirdēt vairāk, un savukārt jūsu mājaslapā es lasīju to, ka plānots atklāt jaunu būvgružu šķirošanas laukumu, lai otrreizējā apritē atgrieztu vēl derīgus būvmateriālus, un ka tieši jūsu uzņēmuma mērķis ir kāpināt būvgružu šķirošanas apjomus, un 25. gadā šķirošanu palielināt par 80%, tātad jau būtiskāk nekā grupas kontekstā, salīdzinājumā ar 2022. gadu. Nu, lūk, Jāni, es gribētu, lai tu pastāsti par jūsu uzņēmuma ilgspējas mērķiem, un es tagad nesaprotu, ko man rāda, bet es dodu mikrofonu Jānim. Man liekas, to arī rādīja. Tā kā paldies, jā. Lai saprastu drusiņu, kāpēc mums tā stratēģija ir ļoti detalizēta līdz 25. un pēc tam līdz 29. un tad drusiņu tā, ka mēs nezinām, kas tur ir, tā kā vienkārši varbūt atbalstām to, kas jau tiks sasniegts, jā. Iezīmēšu drusiņu arī ieskicējuši tādu vēsturi, kas nedaudz arī paskaidros, kā mēs uz vispār materiālo atguvi. Un tā skaitā tieši par būvniecības materiāliem, gan parastās, gan ceļu būvs, jo šeit arī ceļu būvs pārstāvja, kā mēs attiecamies. Tad pirms mēs uzskatām par tādiem trakiem uzņēmējiem, kas dažreiz ir tiešām gatavi riskēt un pat zaudēt daudz naudas ilgspējas jautājumu dēļ. Un tāpēc pirms 6 gadiem mēs bijām Latvijā investējuši riepu pārstrādes līnijā. Mūsu lielā doma bija tāda, ka mēs atgūsim materiālu. Bijām pat kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti tikuši pie materiāla formulas, kā uztaisīt jaunu asfalta veidu. Tas asfalta ceļš joprojām aucē stāv. Viņam ir garantijas termiņš īstenībā lielāks nekā Latvijas būvnormatīva prasa. Pa viņu varat izbraukt, ja gribas. Viņš joprojām tur ir jau 5 gadus. Es domāju, vēl 15 stāvēs. Un reti, kurš asfalta ceļš Latvijā ir tik ilgspējīgs. Tik viena problēma nevienam, jo Latvijā viņi nevajag tādu. Mums labāk, ka ceļu var asfaltēt pa jaunam katru 7 gadus. Kāpēc viņam ir jāstāv 15 gadus? Ja? Tāpēc tā riepārstrādes līnija mums tika aizvērta. Diemžēl visa nauda, ko mēs investējām, varējām norakstīt. Ja? Tāpēc pirms pāris gadiem mēs izdomājām, iegādāsimies tad arī uzņēmumu Polijā, kurš pārstrādā logu rāmjus, ja? Piemēram, durvju rāmjus. Ja? Šobrīd tas mums uzņēmums ir. Un mūsu gala materiāls tur ir arī būvmateriāls. Mēs iegūstam granulas, no kura var atkal taisīt tās pašas logus. Un tad mēs sastopamies ar to, ka visur ir lieli deklaratīvi uzraksti, ka logu rāmju ražotājiem Eiropā ir jāizmanto reciklētais materiāls. Tas, ko mēs iegūstam. Bet tad, kad mēs iedziļinamies šajā visā, tad izrādās tā ir tāda 3 lielo ražotāju apņemšanās, ka viņi iespējams to kaut kādu sāks darīt, apjomos 25%, varbūt no 25. gada. Šī gadā sākās 25. gads, vēršamies pie šiem 3 lieliem ražotājiem. Viņi saka, mēs taču tur rakstījām iespējams kaut kādu, un 25 bija aiz iespējams. Līdz ar to atkal esam kaut kur noriskējuši un kārtējā reize saistīta ar būvniecību, bet runājot par būvniecības materiālu šķirošanu tepat Latvijā, tad jā, tiešām mēs esam pagājušajā gadā investējuši būvniecības materiālu atkritumu šķirošanas laukumā, un no tā radās tas mērķis, jā, ka mēs gribējām gan audzēt kapacitāti pret Latviju, gan audzēt kapacitāti grupā, ja mēs šķirojam šos materiālus arī Lietuvā un zinām, kāda ir pieredze arī tur, tad jāsaka, ka tas, kas nāk no būvniecības objektiem Latvijā, tiešām ir ļoti labi atgūstams. Mēs gandrīz neko no tā, kas ienāk mūsu būvniecības šķirošanas laukumā, nevairs nenoglabājam. Ja? Sliktākais, ko mēs tur atgūstam, tāda sliktākā frakcija īstenībā aiziet uz švenku. Mēs viņu sagatavojam kā naik, no atkritumiem iegūto kurināmo, un vismaz tur arī ir enerģijas atguve citu materiālu ražošanā. Ja? Tā kā uz noglabāšanu nekas nenoiet, potenciāls tiešām ir liels.
Un tāpēc es arī pieminu šo potenciālu, jo, manuprāt, tas tā viena lieta, ko mēs pieskarsimies, ja, ka statistiski jau izskatās, ka mēs jau it kā Latvijā visi izšķirojam. Ja. Bet zinot nevis statistiski, bet praktiski, mēs ļoti, ļoti maz Latvijā izšķirojam. Mēs ļoti labi reģistrējam Latvijā, ja, visu to, ko mēs tā kā kaut kur karjeros ierokam vai vēl kaut kur, ja, un tas viss aiziet reģistros, un statistika mums ir atvainoties voļā un jauka, ja, bet mēs zinām, ka īstenībā potenciāls šeit ir liels, un atkritumnieki ne tikai mēs, bet arī citi pēdējos gados ir ļoti daudz investējušies. Tā kā potenciāls ir, un man ļoti patīk, ka šodien ir šī diskusija, jo atkritumnieki materiālu gaida, jaudas ir, mēs varam pārstrādāt, un mēs varam šo materiālu arī atgriezt atpakaļ. Tas tā ievedam. Paldies. Jā, es varbūt paturpināšu, tu jau iezīmēji vismaz vienu frakciju, bet es īpaši gribētu uzrunāt tieši koksni, arī tā iemesla dēļ, un es ceru, ka varbūt tieši arī Gunita Ķiesnere, vai varbūt Zintra Atstāja, vai varbūt arī Natālija Cudečka Puriņa mūs klausās, jo mums bija tāda interese vispār arī par iespēju piedalīties tieši šajā diskusijā no šīm pētniecēm, kuras ir tātad radījušas tiešām ļoti tādu interesantu publikāciju saistībā ar koksnes būvniecības atkritumu apritīguma potenciālu Latvijā, tā skaitā ar ļoti interesantiem datiem attiecībā uz arī iedzīvotāju paradumiem, un šis raksts ir pieejams arī brīvpieejā, tā kā es tiešām visiem interesantiem arī iesaku ar to iepazīties, bet Jāni, es gribētu, lai tu tieši par koksni pastāst, un varbūt arī par visām pārējām frakcijām, kur tad nonāk tas materiāls? Jā, par koksni runājot, jau šobrīd īstenībā Latvijā ir daudz un dažādi varianti. Jā. Mums ir ļoti daudz saplākšņa ražotāju, un labā lieta ir tāda, ka viņi ir savā pusē samainījuši savus pārstrādes ražošanas iekārtas un ir gatavi ar katru gadu ņemt ar vien, teiksim, zemākas un zemāka izejmateriāla kvalitāti, apstrādāt pie sevis, attīrīt tur no liekajām lakām, krāsām un tam līdzīgi. Līdz ar to gan mums, gan arī citiem atkritumniekiem vairs tiešām nav nekāda problēma, ja mēs izšķirojam koksni, viņu atgriezt apritē tiešām jau nevis uz dedzināšanu, bet kā izejmateriāli nākamiem produktiem. Šobrīd mūsu reģionā, bet tiešām jā, kā kopumā reģionā jāskatās arī tāds liels ražotājs kā IKEA, jo viņi ir uzstādījuši sev iekšējo mērķi, ka viņi līdz 30. gadam grib vismaz pusi savos veikalos no reciklētās koksnes piedāvāt. Un mēs esam viens no tiem partneriem, kas viņiem šobrīd arī sūta šos materiālu paraugus. Viņi arī skatās, kā viņi spēs attīrīt un tiešām jau mēbelēs ielikt, ne tikai saplākšņos, bet gala mēbelēs, jo tur ir citas prasības, jo tā jau būs saskarsme ar cilvēku, tā kā jūsu viesistabā vai guļamistabā. Ja? Tur citas kvalitātes prasības. Tā kā koksnei tiešām potenciāls ir. Tur pētnieci ļoti labi arī to ir norādījuši, un jāsaka, ka, protams, koksne arī šobrīd no tā ienākošā materiāla pie mums, ja mēs skatāmies pēc kubatūras, tad tā ir aptuveni puse, ja? Bet, ja mēs skatāmies pēc svara, tad tie ir kaut kādi 15%, jo, protams, koksne ar betonu nevar salīdzināt, bet tādos apjomos, konteineros, kubatūrā, tas ir liels apjoms, un viņam potenciāls ir milzīgs, un tāpēc mēs arī savus klientus vienmēr aicinām dedzināt koksni varbūt būs pēdējais, ko darīt. Jā, atdodat mums, mēs varam piešķirt otro dzīvi. Ja runājam par citiem materiāliem, tad lielākoties tie ir beramie materiāli, birstošie, atkarībā no frakcijas, vai tā ir smilts, vai tā ir meldzemes maisījums, vai tie varbūt arī ir dolomīts šķembas un dažādi materiāli, kas tiek drupināti visos šķirošanas laukumos. Ja. Te jau iestājās tā lielākā problēma, ka mums visiem atkritumniekiem lielākie noņēmēji ir karjeri, jo šis materiāls ir pieejams un pēc atļaujām ļoti labi izmantojams karjeru aizbēršanai, kas vairāk, laikam, ir tā kā reģenerācijas darbība, ja, bet mēs ļoti gribētu tomēr pārvērsties uz to, ka šis materiāls tiek izmantots arī kā jauns materiāls atkal būvniecībā. Te ir jautājums par būvnormatīviem, te ir jautājums par certifikāciju. Mēs esam mēģinājuši caur valsts vides dienestu savus materiālus certificēt kā gala materiāls. Tas ir
tas ir nenormāli ilgs un sāpīgs process. Un ja mums saka, tu tagad 1,5 gadu šito darīsi, lai tu varētu varbūt kādam piedāvāt, un viņš varbūt to paņems, tad atklāt sakot, mūsu izvēle ir karjeras. Ja? Nu, diemžēl tā ir. Mēs noteikti turpināsim arī šo tēmu, un, protams, man jau galvā ir jau ļoti daudz jautājumu, bet katrā ziņā viens no tādiem arī mūsu, šīs diskusijas vispār tādiem, ne saukļiem, ja, bet teiksim, viena no tām pieteiktajām tēmām bija tieši tā, ka mums ir brīnišķīga statistika, ja, tiešām, ka otrreizēji tiek izmantoti teju visi būvniecības atkritumi, bet tieši tā, katrs no mums šeit klātesošajiem zina kādu šķautni tajā, ka tas neatbilst patiesībai. Un es vēl, Jāni, varbūt tev tiešām pēdējo jautājumu tieši šajā tādā raundā, un pēc tam dodot vārdu citiem un atkal atgriežoties pie tevis, gribētu uzdot jautājumu tieši par to, kā tavs uzņēmums redz šo te pelēko, jeb ēnu ekonomiku šajā kontekstā, visi šie pakalpojumu sniedzēji, kas ir pieejami sludinājumu portālos, ja, kas atved vienu, aizved citu, pārkrauj kravas un tā tālāk, kas strādā nemaksājot neko, ne dabas resursu nodokli, ne visticamāk arī darbspēka nodokļus, ja, un PVN un tā tālāk, visā savā darbībā, un viņi darbojas ļoti atklāti. Vai jūs šādus spēlētājus kaut kā savā darbībā izjūtat, jeb jūs vienkārši esat tāds liels kuģis, un tad tur tās mazās laiviņas jūs tur vispār nejūtat? Vai kāda ir tā dinamika vispār, tādā, kā tu saki, atkritumnieku kontekstā, bet balto atkritumnieku, protams, kontekstā? Tas piemērs, ka var mūs saukt lielos atkritumu uzņēmumus par tādiem kuģiem, kas neko neredz un vienkārši peld un pelna naudu, kā bieži vien par mums uzskata, jā, bet īstenībā tas piemērs varētu būt tāds, ka pirms 3 gadiem vienā reģionā nodega viens ļoti, ļoti liels, bet tieši tā ir sakrita būvniecības materiālu veikals. Un vajadzēja viņu novākt, un tā kā, pēc ugunsgrēka savākt un izvest. Un iepirkumā uz šī veikala izvešanu, un iepirkumu organizēja apdrošinātājs, jo viņš apmaksāja šo izvešanu, neuzvarēja neviens no lielajiem uzņēmējiem, un tas, kurš uzvarēja, tam bija pārvadāšanas atļaujas, viņam pat nebija uzglabāšanas atļauja, viņam pat nebija būgžu pārstrādes apjoma, un visi pat zina to mežu, tajā atvainojos Rezeknē, būsim precīzi, ja, kur tas veikals sadedzis joprojām stāv. Tad tas ir tāds paraugs, te nevajag SS.com vai Facebook Marketplace skatīties, ja. Diemžēl tā dzīve ir skaudra, un arī lieli uzņēmēji bieži vien skrien pēc mazām cenām. Un kad tik ne manas acu priekšā, ja šis atkrituma kaudze nav šeit, tā tad viņi ir pazudusi, es esmu priecīgs, un tas ir tas, ar ko mēs, diemžēl, saskaramies. Tā kā ir vairākas lietas, kur mēs redzam, kā to var ātri un viegli risināt, jā, ar normatīviem aktiem kaut vai. Man ļoti žēl, ka šodien nav ekonomikas ministrija, jo es vienmēr ar viņiem par šo cīnos. Ja. Viņiem patīk teikt, ka BIS un APUS, kas ir būvniecības un atkrituma sistēma, ir sasieta, viņas ir. Bet tikai būtu labi, ka kāds vēl arī paskatās tos datus, kas tur starp viņām staigā. Tas, ka viņas ir sasietas, perfekti, jā. Check done, un ministrijas cilvēki ir priecīgi, bet tas, ka tie dati 10-kārši nesakrīt, tas neinteresē, jā. Tāpēc, ir lietas, kur var piestrādāt, un valsts vienkārši drusciņi dažas podziņas uzspiežot, var tiešām sakārtoties. Paldies! Mēs noteikti turpināsim sarunu jau arī plašākā lokā tieši par to, ko tad īsti darīt ar to situāciju, kad mums ir tiešām tāda veida būvniecības atkritumi, kuri tūlīt pat īstenībā var tikt izmantoti tiešām kā materiāls, ja, un to es sadzirdēju jau tevis teiktajā, un es zinu, ka mums saruna turpināsies arī tādu citu nozaru kontekstā par šo problemātiku, bet pirms mēs tad paturpinām vēl šo tēmu, es gribētu dot vārdu Edijam, un man tev pirmais ir tāds ļoti vienkāršs jautājums. Tātad Eiropas Savienībā būvniecības nozara veido aptuveni pusi resursu ieguves, savukārt būvniecības atkritumi sastāda vairāk nekā 1/3 daļu no visā Eiropas Savienībā radītajiem atkritumiem. Latvijā tā situācija ir tieši tāda pati, ļoti tuva tai.
jeb kaut kā citādi tas ir. Nu, jo tā ir tāda vidējā temperatūra slimnīcā, bet, es domāju, Eiropas Savienības slimnīcā šajā gadījumā. Bet, Jautājums ļoti sarežģīts. Mēs jau tikko jau paši dzirdējām, kad viens ir skaista statistika, otrs ir skauda realitāte. Un tāpēc tā viennozīmīgi atbildēs to jautājumu nevar, vai mēs esam tieši turpatās vai vidējā statistikā, bet ir skaidrs, ka mēs gan kopumā redzam izaicinājumus un problēmas saistībā tieši ar būvgrūžiem, kas ir daudzus gadus krājušās mūsu gan domāšanā, gan risinājumos, gan to, kas velk vai stum to procesu uz priekšu. Un, ja mēs katrs ejot garām kādam būvobjektam, varam ieraudzīt konteineros visu kaut ko samestu, un tad mēs nezinām, uz kurien viņš aizbrauks, tad grūti atbildēt, vai statistika ir taisnīga vai netaisnīga. Es ceru, ka mēs nenonāksim tajā brīdī, ka mēs ieraudzīsim to reālo ainu par visām lietām, kad tā statistika būs diezgan dramatiska, varbūt tās, kas mums ir noticies par šiem gadiem. Tīpaši droši vien, ka to apliecinās, un tā nav vairāk statistika varbūt tās par to, kas notiek uz priekšu, bet tā ir pagātne, ka droši vien, ka karjeru izstrāde daudz, kas nopērk kaut kāds īpašums vai mēģina viņus pārstrādāt. Domāju, ik pa laikam durot savu lāpstu vai tehniku šajā vidē, kurā taisās veikt to būvniecības procesu, viņi konstatē, ka tur jau pretīm ir būvgrūži, un tad jautājums ir, cik liels apmērs būvgrūžu, ne tādā formātā, ne tādā saturā, ne tādā sastāvā, bez dokumentiem tur ir nonākuši. Un tas, protams, tiem, kas ir ieguvuši šo īpašumu, vai grib ar viņu strādāt, vai jebkurš cits, kas tur ir, tad ar to ir diezgan nomocīts, un, protams, ir negatīvā zona, kas ir pozitīva, jo negatīvais rada to attīstību, prasības. Ja tu savā zemē sastopies ar šādām te problēmām, tad tu, protams, vērsies tālāk jau citos ciklos, ka tu pats kaut ko būvē, nedari šeit, nedari tur, es labāk uz turienēm, jo es negribu vairāk šito. Tā kā skaudrā realitāte, protams, palīdzēs iet uz priekšu, bet statistika, neviennozīmīga ir, jā, es teikšu. Paldies. Mēs paliekam pie tevis, bet te tika jau pieminēta ekonomikas ministrija. Es mēģināšu tagad nospēlēt ekonomikas ministrijas lomu tieši būvniecības kontekstā. Un tiešām ir tāds ļoti labs laiks, kad rīkot šo diskusiju. Mums ir ļoti daudz svaigas informācijas. Ja? Mums ir vadlīnijas, bet es tagad gribētu citēt vienu pavisam tikko svaigi pieņemtu dokumentu, proti tātad ekonomikas ministrijas izstrādāto Latvijas būvniecības nozares stratēģiju 2025-2030. Un tajā tiešām šajā te strateģiskās attīstības ietvarā ilgtspēja viennozīmīgi ir viens no virzieniem. Un te es atkal gribētu patiešām citēt tādas pavisam precīzas lietas. Proti, un tās ir tiešām ļoti svarīgas, un jautājums, protams, vienmēr ir par to, kā visi šie skaistie vārdi, kas ir uzrakstīti, tiks ieviesti dzīvē. Bet, piemēram, jau esošās situācijas kontekstā tiek identificētas vājās puses, proti, kā vāji attīstītā aprits ekonomikas principu ieviešana. Ja, tad šobrīd ir vāji. Sēdieties divi, zems inovāciju līmenis un vāji attīstīta sadarbība ar zinātni. Tā ir vāji attīstīta. Man jau saka atbildēt, jo uzreiz tiem jautājumiem. Jā. Nē, es tā vairāk tā ātrē tādā refleksijā, jo es īstenībā taisos visu to vēl citēt tālāk. Bet kā tu ātri tā teiktu? Vāji vai kā? Ātri droši vien, kad eksperti jau ir droši vien gan telpā, gan panelē ir daudz vairāk un ikdienā varbūt saskāruši šitām lietām. Stratēģija, protams, ir laba lieta, un šogad mēs pie viņas mēģināsim ļoti turēties, un arī nākošos gadus 5, uz kuru viņi ir paredzēti. Šim gadam mēs noteikti izstrādāsim arī rīcības plānu, kas nebūs tikai stratēģija, bet arī rīcības plāns, kas mudinās virzīties tomēr uz šo pareizo virzienu, ievērojot gan būvgrūžu, gan būvniecības apratīgumu un virzoties tiem izvirzītajiem mēķiem, gan ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē kopumā, es teikšu tā. Vai zinātnieki tiek pietiekoši iesaistīti
vai zinātnieki pietiekoši iesaistīti, viņi jau tur ir, bet viena no problēmām droši vien, ka tajā visā ir, kad viņa netiek līdz galam varbūt tās izmantot. Viens saka jā, otrs saka nē, šito varētu te likt, otrs saka, to nevarētu tur likt, un tas ir visi normatīvais regulējums, visi noteikumi, visi principi, kas iet varbūt tās kaut kādā ziņā pretrunā, jo ir zinoši cilvēki, ir eksperti, ir izglītoti tieši inženieri, zinātnieki, kas var pateikt, vai ir labi vai nav. Tā kā viņam ir potenciāls, viņš ir sākuma fāzē, ir darbi izdarīti, bet vēl neesam tur, kur mēs gribam. Paldies. Un tad ir arī draudi, un tā arī ir ļoti nozīmīga tēma, virziens, proti ierobežoti minerālo izēvielu resursi, kur lielākā daļa no tiem ir neatražojama. Ja, tā ir tiešām problēma, proti, ka īstenībā arī tādā valsts pārvaldes kontekstā tikai šobrīd notiek tāda reāla vispār situācijas apzināšana, jo ir atšķirības starp krājumiem, un industriāli pieejamu materiālu. Ja? Un tā atšķirība, tā šķēra var būt tiešām ļoti liela. Tā kā tas patiešām ir reāls drauds, it īpaši mūsu lielo infrastruktūras projektu kontekstā. Jā, es te varētu noteikti, tad jau saruna veidojās. Protams, mēs esam diskutējuši arī un varēs papildināt pēc tam arī, protams, par mūsu pieejamiem resursiem, bet ja skatāmies to būgružu stāstu un pieejamos resursus, protams, ka tik mazā apmērā, sauksim tā, tik mazā apmērā, kā viņš ir legāli redzams, mēs saprotam, ka tā būgružu pārstrāde resursos ir tāda niecīga, ja, un tāpēc tā vilkme droši vien, kad ne būvmateriālu ražotāji, ne šo resursu izmantotāju pusē neveidojās tik liela. Turpretī, tad ir spiediens noteikti uz lētāko resursu, kas joprojām teorētiski ir un domās varbūt ir pieejams, bet atgriežamies atkal, kad tur sākot pētīt datus, skatoties, kas noteikti, protams, parādās tā situācija neviennozīmīga, ja, ka tie resursi pie tādiem būvniecības apjomiem, kas mums ir pat reizi priekšā, lielie objekti, kas plānojās un attīstība, protams, kad izraisa diezgan lielas šaubas arī pašā nozarē un visā procesa kopumā, un kā rezultātā ir diezgan intensīvi arī jāskatās uz otru pusi. Ja tie būgruži tomēr pazūd, nav redzami, kad tas resurss ir tik niecīgs, kad viņam būtu jāpieauga. Tīpaši mēs domājam, ka dzīvojamais fonds, viss, kas veidojās tajā vēsturiskajā mantojumā, nav viennozīmīgi atjaunojams. Tieši no tādas siltināšanas viss ir kaut kas jājauc nost, kaut kas jādara, un tur tie apjomi, protams, rādīsies. Jā, bet ja viņi pazudīs, tas nebūs. Tā kā ir diezgan daudz jādomā par šo tēmu. Paldies. Un kā drauds ir arī būvniecības negatīvā ietekme uz vidi un kampaņveidīgi ilgtspējas veicināšanas pasākumi bez pārmantojamības nozarē. Ja, tas arī tāds... Jā, tas ietekmē, jo visu laiku raustīgs cikls, protams, tev neļauj attīstīt gan tehnoloģisko, gan zinātniecisko, gan arī ekonomisko ciklu, jo tevi vienā brīdī ļoti pieprasa un pēc tam atkal nepieprasa. Un tādā veidā veidojās tādi pārāumi. Tas neveido tādu pilnvērtīgu attīstības priekšnoteikti. Un katrā ziņā resursu patēriņu un atkritumu samazināšana ir viens no tādiem ļoti skaidri iezīmētajiem attīstības virzieniem ilgtspējas kontekstā. Un vēl atkal jau mūsu šīs dienas pavisam konkrētā tēma būvatkritumu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas iespējas būvniecībā un visbeidzot arī plašāka būvju informācijas modelēšana saīsinājumā parasti varbūt pat plašāk to izmantojam BIM. Un, protams, ar tā palīdzību iespējams precīzāk aprēķināt nepieciešamo būvmateriālu apjomu, kā rezultātā var ievērojami samazināt kopējās būvmateriālu izmaksas un būvniecības laikā radušos atkritumu daudzumu. Un visbeidzot, industriālā simbioze, ja, tad dažādu nozaru sadarbība un ļoti skaidri tiek iezīmēta arī būvniecības nozares uzņēmumu sadarbība ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, arī citiem kokmateriālu ražotājiem, minerālu materiālu ražotājiem. Un, protams, ka ilgspējīgs būvniecības modelis nav iedomājams bez fundamentālām pārmaiņām būvniecībā patērēto resursu apjoma patērēšanā un būvniecības laikā radītā atkritumu apjoma
ierobežošanā. Tā kā visi šie ir ļoti skaisti vārdi, tad jautājums ir, protams, par to piepildīšanu. Lūk, un arī viens no jautājumiem, kuru mēs tad arī vēl šodien detalizētāk pārunāsim, atkritumu beigu statusa definīcijas pārstrādāšana vai papildināšana, kas atļauj atgūtu būvmateriālu atkārtotu lietošanu bez to pārstrādes izēvielās. Tātad tā arī šajā dokumentā ir iezīmēta kā tāda problēma jeb izaicinājums. Lūk, tātad aprits ekonomikas principi viennozīmīgi ir šeit iezīmēti, un Edija, es vēl gribētu ļoti, lai tu pastāsti mūsu skatītājiem un klausītājiem par vadlīnijām, kuras tieši pirms gada izstrādāja tevis pārstāvētā organizācija kopā ar sadarbības partneriem, proti būvniecības atkritumu šķirošana būvlaukumā. Kāds šobrīd ir šo vadlīniju status, kāpēc tās bija nepieciešamas? Vai tās ir ieviestas, tiek piemērotas? Jā, īsumā par šīm vadlīnijām. Protams, vadlīniju sākums jau nav tikai viņu, kā saka, to profesionāļu sanākšanas kopā brīdī, kad kaut kas ir jāuzrada. Mēs jau te pieminējām diezgan daudz jautājumus, un viņi krājušies daudzus gadus. Šīs vadlīnijas bija, protams, pateicoties Eiropas līdzfinansējumam un LIFE projektam, ka mēs varējām kaut ko tādu izdarīt, jo atkal kam gribās kaut kur investēt naudu, ja nesaskata to gala rezultātu, un, protams, kad šis palīdz to darīt, palīdz parādīt to gala rezultātu. Vadlīniju mērķis bija, protams, risināt šos jautājumus, kas jau tika iepriekš minēti, un daudz citus, kas saistīti ar normatīvo regulējumu, ar tehnisko izpildījumu, ar uzskaitīšanu, arī savā ziņā ar ēnu ekonomiku, lai pēc iespējas vairāk veicinātu apritīgu būvniecību un būvgružu apritīgumu un būvobjektā pašā. Un kā rezultātā tika izveidota šīs te vadlīnijas, lai pēc iespējas vairāk virzītos jau šo te virzienu. Vadlīnijām ir vadlīniju status, viņām nav ne likuma status, ne regulējuma status, viņš ir tikai patreiz kā ieteicošais dokuments, kuru mēs cenšamies lēnām virzīt uz priekšu un popularizēt. Paralēli šim dokumentam, varētu teikt, šī gada ietvaros vai pagājušā gada beigās, tad nav liels periods starpā, tika sagatavoti arī priekšlikumi vadlīnijas, tai skaitā tieši publiskajam vai zaļajam publiskajam iepirkumam, kur šīs vadlīnijas varētu sākt pielietot. Kas nozīmē to, ka tie soļi pakāpeniski iet uz priekšu. Es ceru, ka nākošais posms arī varētu lēnām virzīties uz to, kas ir normatīvais regulējums, bet šodien un tagad ir svarīgi, kad mēs lasam, domājam un saprotam. Un šis, protams, materiāls lielākoties, protams, ir vērsts tieši uz komerci un uz publisko sektoru, kas ir lielie industriālie vai lielie objekti, bet ja tā palasa rūpīgāk vēlreiz, protams, ka katra mājsaimniecība var aizdomāties arī par to, ko viņi paši var darīt, ko tas nozīmē, un tur es nedrīkstu nepieminēt arī vēl vienu šī te paša LIFE projekta ietvaros veikto pētījumu, kas arī ir tieši par pašvaldībām, kas ir pieejams arī publiskā vidē. Tieši arī LIFE projekta ietvaros, kas ir tieši par pašvaldībām un par privāto sektoru. Tur, protams, daudz tieši tas, ko mēs arī te runājam, ēnu ekonomika, nezināšana, neizpratne, nezinu, ko darīt ar to visu materiālu, kur viņu likt, kā viņu izmantot un tā tālāk. Tā kā vadlīnijām šodien ir tikai un vienīgi tāds informatīvs materiāls, pie kura varētu sākt turēties. Vai sākt turēties šīs organizācijas, kurām viņas varētu būt saistošas nākotnē. Man nav patreiz tādas viennozīmīgas atbildes. Bet es pareizi saprotu, ka bez šīm vadlīnijām patiesībā tādā tiesiskā regulējuma kontekstā faktiski nekā nav. Tātad, principā, atkritumus šķirot būvlaukumā ja es nemaldos, var precēt, man ir pēc būtības tikai, ja mēs domājam par tādu iepirkumu, tad būvkomersants ar atkritumu apsaimniekotāju vai konkrētu uzņēmumu, ko jūs pieminējāt, viņš var būt arī ēnu zonā kaut kur slēdz līgumu par procesu, kurš noteikti ir, tad atbildības sadalījumi, kas ko dara, bet tas atbildības sadalījums var arī pazust kaut kur, un tas ir tas, par ko mēs runājam, vai var pazust, kā nepazust tam visam un kā pierādīties. Un atgriežās atkal vadlīnijām ir viens arī mēģis, ir to, ko es pieminēju, kā
pēc iespējas vairāk parādīt, ka tie ir resursi nākotnē, kad viņiem ir vērtība, kad arī būvmateriālu ražotāji viņos saskata ļoti lielu vērtību, kad viņi ir izsekojami, ka viņi ir pierādām un tā tālāk. Bet nevar aizmirst arī to, ka nevajag pārsātināt. Man liekas, Vācijā ir jau aizgājuši, bišķi varbūt pat tālu, ļoti daudz izmanto, bet var aiziet pat tālu tiem normatīviem regulējumiem, noteikumiem, principiem, ka paliek jau, kā zinātnieciskajā vidē strādāt. Mēs nevaram atļauties, patreiz tik intensīvā zinātniskajā vidē strādāt, jo mums tas maciņš nav tik biezs varbūt. Nozares labā griba, tas vienmēr ir tiešām ļoti iepriecinoši, bet jautājums tiešām, cik plašā apmērā šobrīd šīs vadlīnijas tiek izmantots, vai jūs apvienībā arī to vērtējat, un jūs zinat, ka, piemēram, visi jūsu biedri šīs vadlīnijas piemēro, vai tas ir tā, ka, pašķirstam, tiešām skaisti, notraušam asariņu, bet, šoreiz nē? Kaut kur gan. Jā, tas ir gan ir interesanti, gan neesmu, vēl lasījis, kāds saka, redzēju, zinu, bet patreiz nav aktuāli, jo atsauce bieži vien ir uz to, kas notiek, ja viņi strādā publiskajā iepirkumā, kas tad ir tajā iepirkumā, kāds ir regulējums, vai tur kaut kas tiek noteikts. Jo atgriežos atkal pie tā viena no rādītājiem, ko jau mēs pieminējām, ir izmaksas. Un publiskajā iepirkumā droši vien, kad tas zobi griežās, ir zemākā cena, kura apēda daudzas pozīcijas, un jautājums ir, vai neapēda arī šo te jautājumu savā ziņā. Privātajā sektorā tas jautājums vairāk droši vien arī pasūtītājiem savā ziņā kopā ar pašu būvkomersantu un visiem iesaistītajiem, vai visi ir uz viena viļņa darīt tās lietas. Ir dzirdēts, protams, kad lielā objektā arī vietējais atkrituma apsaimniekotājs nav pat redzējis nevienu būvgrūzu savā objektā. Tad jautājums ir, vai ja viņš ir lielākais šajā reģionā, un viņš nav redzējis it kā liels objekts, kur te viņš viss ir aizgājis. Jautājums ir, vai tā izsekojamība ir atrodama, un te atgriežamies pie tā, kas jau tika pieminēts, vai BIS apus un visas sistēmas, kas mums ir pieejamas, labi sarunājās, lai varētu atrast to salikumu. Un arī, protams, šīs te vadlīnijas liedzīvināt, mēs nevaram arī uztaisīt viņu sarežģītu. Ja? Sarežģītība var nogalināt arī tās vadlīnijas ilgtermiņā. Paldies. Un es jau gribēju dot vārdu Rudītei, un es jau redzu pēc ķermeņa valodas, ka Rudīta grib reflektēt par šo jautājumu, tāpēc laipni lūgta. Jā, paldies par vārdu. Jā, es tiešām klausījos un domāju to, ko mēs dzirdam, un vienai lietai pilnīgi noteikti nevar piekrist. Un tas ir stāsts par publisko iepirkumu un to, kad ir lētākā cena. Tas, ka viņi bieži vien tiek izmantot, tas jā, bet mēs atcerēsimies, ka publiskais iepirkums paredz saimnieciski izdevīgāko. Un tas nozīmē to, ka tas, kas iepērk šo pasūtījumu, šo darbu, tas ir atbildīgs par to, ko viņš ieraksta savā specifikācijā un kādas izvirs prasības. Vai tās ir ilgtspēlējošas, tātad ilgtspējīgas, vai tās ir vienai dienai, vienam gadam un tā tālāk. Respektīvi, lai tikai lētāk, vienkāršāk, nevienam nekas nav jāpierāda un viss būs labi. Būtībā šeit ir jādomā par to, ka mums diezgan būtiski jāmaina sava domāšana un jāmaina visai sabiedrībai savu domāšanu, tā skaitā arī publiskajiem iepirkējiem. Un par to ir gan daudz runāts, bet acīm redzot vēl un šīm vadlīnijām jāiet arī pie viņiem un jāstāst arī viņiem, ka mēs varam izdarīt daudz vērtīgāku darbu, ja mēs pārdomāt iepērkam, pasakot, kas būs ar atkritumiem, kas radīsies šajā objektā, ka ir jābūt parādītam, kur tas paliks, kādā veidā viņi tiks apsaimniekot, vai viņi tiks pārstrādāt, nepārstrādāt. Tie visi ir kritēriji, ko var ielikt tehniskā specifikācijā, ko var iestrādāt šai te iepirkumā un attiecīgi nonākt pie atbilstoša rezultāta. Jautājums ir, cik tajā brīdī tam, kas gatavo to, ir zināšana, vēlēšanās un griba. Mēs jau varam paņemt otru mikrofonu arī, bet šeit es varu piekrist. Pilnīgi piekrītu no tā viedokļa, kad zemākā cenas vienkārši viņu pieminēja kā domāšanu, bet zemākās cenas sākums jau ir tajā tieši, kurā brīdī mēs sākam domāt par šo procesu. Un profesionālitāte, profesionāla projektu vadība, profesionāla iepirkuma veidošana, izmantojot kaut vai vadlīniju risinājumu, protams, ka novestu pie tā, ka mums zemākā cena būtu normāls risinājums, bet viņš tiktu izmantots pareizi, nepazust kaut kas, kaut kur, jo mēs vadītu procesu pareizi. Tā kā es tur varu piekrist, ka viss ir
plānošanā, zināšanās un kā iepirkt kaut kādas lietas pareizi. Bet kā mēs varētu šo situāciju uzlabot? Jo šo diskusiju mēs dzirdam tiešām visdažādākos kontekstos, proti, ka šī ir problēma publisko iepirkumu kontekstā. Tā skaitā mēs dzirdam arī publiskā sektora pārstāvjus, valsts uzņēmumu pārstāvjus, dažādu iestāžu pārstāvjus, kuri ir ļoti nobažījušies, piemēram, kā uz viņiem raudzīsies valsts kontrole. Lai gan, piemēram, tieši valsts kontrole ļoti skaidri un gaiši visdažādākajos formātos ir norādījusi uz to, ka ilgtspējas jautājumi absolūti viennozīmīgi ir svarīgi. Tā skaitā pat taisījusi arī revīzijas ziņojums par to, kā Latvija izpilda ilgtspējas attīstības mērķus, un tur tie rezultāti nav bijuši pārāk labi. Tātad tieši pretēji ir aicinājums raudzīties ilgtspējas virzienā arī tieši no valsts kontrolas perspektīvas, jo tā jau ir tā ilgmūžība, un tas ir tas saimnieciski izdevīgākais piedāvājums galu galā, raugoties ilgtermiņā. Bet mēs saprotam arī, ka ir problēma ar šiem pašiem jau pieminētajiem iepirkumu speciālistiem, kuri bieži vien ir ļoti zemi atalgoti šajās iestādēs, viņiem tomēr ir salīdzinoši liela atbildība, kaut vai viņu vadītāju priekšā un tā tālāk. Respektīvi, problēma ir. Bet ko darīt? Jo mēs tagad atkal pašausminamies, parunājam, bet kam būtu tas pienākums arī vispār izglītot, tā skaitā arī publisko sektoru par šiem jautājumiem? Es saprotu, ka visiem ir daudz darba, un arī klimata un enerģētikas ministrijai ir daudz darba, un vispār visiem ir daudz darba, bet vai ir kaut kā iespējams šos jautājumus aktualizēt tā, lai visiem top skaidrs, ka nav nekādas zemākās cenas, bet ka tiešām tas saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ir tāds, ka mēs ņemam vērā visu dzīves ciklu, ietekmi, un ka mums ir tādi algoritmi, kā mēs šos ilgtspējas aspektus patiešām ietveram tajā publiskajā iepirkumā. Galu galā mums šobrīd ir ilgtspējas ziņošana, mums ir dažādas prasības, un caur visu mums ir palīdzošs ietvars, es pat gribētu teikt. Rudīte, kā jūs teiktu, vai jūs kaut ko varat, vai ministrija kaut ko arī var darīt šajā kontekstā? Es domāju, ka šeit ir jārunā par kopsadarbību, kas jau tika minēta, jo īstenībā vai viena ministrija, vai viena iestāde jau neatrisinās jautājumus un nepanāks rezultātu. Un jāatzīmē, ka par zaļo publisko iepirkumu mums atbildīgi ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, kas arī organizē gan gadus seminārus, ja nemaldos, tad pagājušā gada nogalē kā reiz bija būvniecībai veltīts seminārs taisn par zaļā iepirkuma elementiem. Bet nākamais jau būtu tas, ka mums ir jāpieņem arī šie lēmumi, pārdomājot, ka zaļais iepirkums ir ne tikai zaļš un es izlemu, vai es gribu tāds būt vai nē, bet skatoties tīri uz visiem resursiem, jo pilnīgi pareizi tika atzīmēts, ka ilgtspēja tas ir ļoti svarīgs arguments, un mēs bieži lietojam šo terminu, bet viņš ir jāpiepilda arī ar jēgu, respektīvi, kad mēs domājam, kā mēs lietojam resursus, kas ar viņiem notiek, kad mēs viņus beidzam lietot, vai viņi derēs kādam citam, vai nē. Tas arī ir jautājums par pieminēto industriālo simbiozi, kur Latvijā ir tādos diezgan vēl bērnu autiņos, varētu teikt, tādā sākuma stadijā. Jā, ir atsevišķi elementi, ir atsevišķi piemēri, kur tas ir īstenots un realizēts, bet šeit ir arī tas jautājums, ka ja man paliek kaut kas pāri, arī tas, kas piedāvā varbūt savu pakalpojumu, kādā veidā es piedāvāju, ko darīt ar to, kas radīsies kā blakus produkts, kā atkritumi, kā to varētu risināt, jo bieži vien ir pretī uzņēmums vai vienalga iestāde, kas iepērk šo, viņi varbūt arī tik tālu neaizdomājas, ja nav pietiekami plašas zināšanas vai arī varbūt nav pietiekami plaša vēlēšanās tiešām dabūt efektīvāko rezultātu, nevis vienkārši tikai lētāko un ka tik darbs ir izdarīts, bet domāt plašāk, izkāpt varbūt arī reizēm no savas komforta zonas, rakstot nosacījumus un domāt, kā var vēl papildus risinājums rast un paredzēt, teiksim, arī to, kad ir paredzēts, kā šie būvniecības atkritumi tiks pārstrādāti, ko ar viņiem vēl var darīt, kā viņus varētu varbūt atkārtot izmantot, jo mēs paskatītos šīs vadlīnijas, kas arī LIFE projekta ietveros ir izstrādāts, tad tur jau ir runa par to, kā mēs sašķirojam būvlaukumā un kur mēs pēc tam to liekam, ne jau visu vajag vienmēr pārstrādāt.
Un, protams, ir daļa materiālu, kurus var attiecīgi izmantot atkal kā būvmateriālu, tātad ielikt tajā pašā objektā vai citā objektā, atbilstoši, ja tas atbilst visām būvniecības prasībām un visiem etaloniem. Tā pašā laikā varbūt daļa materiāla ir tāda, ko varbūt nevar kā būvmateriālu izmantot, bet var izmantot kā dekoratīvu elementu. Tā pašā būvniecības procesā, vai tajā, vai citā objektā, vai varbūt vēl kādā pavisam jaunā objektā, par kuru vēl tikai mēs domājam. Tad nevis vienkārši meklēt, kā mēs ātrāk un vieglāk tiekam no tā visa vaļā, kas ir vieglākais prom no acīm, tātad problēmas nav vairs, ierokam karjeros vai tam līdzīgi, tas ir pieļaujam, aizbērt tilpnes ir pieļaujam, izdaram, uzskatām, ka tas viss ir izdarīts un tāpēc tie dati arī veidojas tik skaisti. Bet ja mēs runājam par pašu pārstrādu vai atkārtot izmantošanu, tad šeit ir ļoti daudz vēl ko darīt. Un to var izdarīt tikai strādājot kopsakarā, kopdarbībā, un sadarbojoties visām pusēm, gan sabiedrībai, gan valsts pārvaldē, gan uzņēmumiem un pašvaldībām. Pilnīgi piekrītu, un uz šīs pozitīvās nots dodamies pie ceļu būves. Un tur mēs arī pilnīgi noteikti saredzam tādas sadarbības iespējas privātajam sektoram ar publisko sektoru, un tad paskatīsimies tieši kā. Bet tātad es gribētu dot vārdu Montai, lai Monta mums pastāstā arī par pavisam nesen, burtiski pāris mēnešus vecu pētījumu, vecs tas nav, jaunu, vai ne? Proti tātad pētījums par atgūto materiālu izmantošanas iespējām ceļu būvniecībā. Pats autors Eduards Veide par šo pētījumu ir stāstījis vismaz 40 minūtes, bet Montai tomēr būs jāstāsta nedaudz īsāk, bet tas galvenās tēzes un kas varbūt arī vispār bija sakne šī pētījuma tapšanai. Jā, un gribētu īstenībā vēl papildināt, ka pagājušais gads mums ir bijis ražīgs pētījumu gads, jo biedrības ietvaros tika veikti pat 2 pētījumi, un pirmais pētījums tika veikts, gada vidū, kurš tieši bija par ceļu būvniecības ilgspējas iespējām Latvijā, un kā tā turpinājums bija arī šis Veides kunga pētījums pats jaunākais. Un, ja tā kopumā apskatām šo abu pētnieku izvirzītos problēmu jautājumus, tad viņi norāda uz vairākiem tādiem kā pudeles kakla momentiem šo materiālu otrreizējai pārstrādē. Un tas pats galvenais, ko viņi principā atzīst, ir tas, ka jebkurš materiāls, ko ceļu būvnieks izkustina no ceļa klātnes, tajā mirklī, kā viņš tiek izkustināts, viņš vairs nav būvmateriāls, bet viņš ir atkritums. Viņam momentāli, maģiski status mainās. Un šajā mirklī, kad viņš ir ar statusu atkritums, tad, protams, tālāk aiziet, lai viņu izkustinātu ārpus kadrasta numura, ko saprotam mums ceļu būvniecībā šīs, Latvijā normatīvi akti vairāk tiek veidoti priekš ēku būvniecības, kas varbūt tā tradicionālā pieeja būtu. Bet mums ceļu būvniecībā tas ceļa posms un būvobjekts iet vairāku kilometru garumā, kur šie kadrasta numuri nomainās. Un attiecīgi, ja mēs tagad iztēlojamies, kā būvnieks ir izkustinājis to ceļu un vēlas viņu pārbūvēt, bet viņam ir sarkanās robežas, kas ir ļoti šauras. Ko viņam darīt? Viņš vēlas pārvest uz savā ceļa objekta otru galu, piemēram, izvedot krautni, bet viņš šķērso kadrasta numuru. Viņam ir vajadzīga atkrituma pārvešanas atļauja. Un šajā mirklī tas liekas absurds, un mēs arī kā biedrība esam teikuši, ka tomēr būtu jāskatās tas būvobjekta ietvarā un nebūtu tik smalki jāskatās pēc šiem kadasta numuriem. Ir īpaši ņemot vērā šo šaurību, bieži vien būvniecēji cenšas tā kā ar kādu blakus zemi īpašnieku vienoties, lai varētu šīs krautnes nolikt. Un pētnieki norāda to, ka iespējas un vēlme Latvijā no būvnieku puses materiāla atkārtotai izmantošanai noteikti ir. Un šeit ir tāda savdabīga situācija, ka tā vēlme nāk no būvnieku puses, bet ierobežojumi ir šim procesam šobrīd spēkā esoši. Ja? Tātad, ja mēs vēlamies kaut kur pārvest, piemēram, mums nav teritorijā būvobjektā vieta, bet vēlamies uz uzņēmumu teritoriju pārvest, un saka, lai vajadzīga šī atkrituma pārvešanas atļauja. Tad to iegūt ir vajadzīgs, tev iepriekš jābrīnas, 100 dienas iepriekš, ja, tas ir process diezgan garš, lai to iegūtu, un arī finansiāli aizņem savu daļu. Latvijā ceļu būvniecības sezona ir no māja līdz septembrim, kad 5 mēneši tādi intensīvi. Ja? Un, ja uzņēmējs saprot, ka viņam šajā būvobjektā būtu iespējas materiālus izmantot atkārtoti, tad viņš tīri
pēc papīriem, jā, pēc birokrātiskiem procesiem tīri to nemaz nevar veikt. Vienkārši tīri nepaspēja, jā, viņiem ir vēl un vēl objekti. Bet, ja atgriežamies pie tā mūsu ceļu uzņēmēju, kurš vēlas tagad pārvest, pieņemsim šos smilti vai kuru materiālu uz savu uzņēmumu, tad mums arī šeit būvnieki ir stāstījuši šos piemērus. Tad tikko šis grants materiāls, grants ceļā bija zem sniega, lietus, tur viss sūcās cauri, gājot mūsu zemes augsni kopējo, un nevienam tas nestrauca. Neviens vidas eksperts nebija klāt un neteica, cik šausmīgi mums ir negans tas ceļš, kā tur tas lietus iet cauri. Bet, kad mēs šo pašu granti paņemam un aizvedām uz uzņēmuma teritoriju, tad pirmais nosacījums viņu atdalīt no pārējām krautnēm un nolikt apakšā ūdens necaurlaidīgu materiālu. Jo nedod Dievu, šīs smiltis tagad aizies mūsu augsnē un mūs piesārņos Latviju. Un šādas situācijas, kur uzņēmējiem liekas, šeit bišķiņ trūkst loģikas, tam tā nevajadzētu būt, ja mēs vēlamies to apites cikla ekonomiku kaut kādā ziņā veicināt. Un te arī pētnieki norādīja, ka principā Eiropas komisijas direktīvās ir norādīts, ka vajadzētu no atkritumu rašanās, ka tādas principā izvairīties. Atvainojiet, bet vajadzētu izvairīties, jā. Un vajadzētu šos materiālus maksimāli pārstrādāt būvobjektā uz vietas. Un tas būtu tas, ko ceļa būvnieki teiktu, lūdzu, ļaujiet mums šos materiālus uz vietas pārstrādāt. Neskatāties tur tos kadastra numurus. Un vēl viens ļoti interesants aspekts, ko pētnieki bija norādījuši, ka ir mums tās ABC kategorijas piesārņojošas darbības atļaujām, un ceļa būvniekiem tiek prasīta A kategorija, kas būtu tā kā visstingrākais. Tāpat laikā pētnieki ejot cauri, skatās, ka pie cementa ražotnē ir nepieciešama C kategorijas. Nē, cementa ražotnē ir A kategorija, betona ražošanai var būt B vai C, un ticiet man, ar to krāpjas liela daļa ražotāju. Bet, piemēram, ja mēs paveikšu tā doma pētniekiem bija tāda, ka minerāli materiāli kā grants un smilts mums nav tik bīstami priekš mūsu sabiedrības un mūsu kopējās vides, lai mēs uzliktu to A kategorijā. Jo tas ir ļoti garš ceļš, tas ir 150 dienas iepriekš. Uzņēmējiem pašiem tas vēl 90 dienas iepriekš viņi bija rēķinājuši, lai materiāli sagatavot dokumentus, un tas uzņēmējiem izmaksā 5 līdz 15 tūkstoši ceļu nozarēm, un tā dati tika sniegt. Tad tas ir jautājums, cik daudz uzņēmēji spēja vispār iziet šo procesu, kuriem ir papildus finanses, lai to varētu realizēt. Tad tas ir ierobežots skaits uzņēmēji. Tiem, kas to nevar finansiāli vai kāds ir iemeslu pēc veikt, ir, protams, ceļš un sadarbība ar atkritumu poligoniem. Bet te būvnieki atklāja vēl jauni interesanti aspekti. Ja paskatāmies reģionu ietvarā Latvijā, tad katrā novadā ir pa vienam šādam atkritumu pārstādes uzņēmumam, protams, ņemot lielākās teritorijas, tur lielākās pilsētās, tur 2, 3 un Rīgā 4. Bet viņi bija identificējuši, ka Latvijā ir 13 novadi, Latgalē un Ziemeļvidzemē, kur šādi uzņēmumi veidi nav. Un tad, tā kā mēs tagad saliekam kopā satiksmes ministrijas Latvijas valsts ceļu šos plānus, ka vēlās tieši Latgales reģionā reģionālus ceļus atjaunot, tad ir jautājums šie, piemēram, vidēja izmēra uzņēmums, kas nonāk šajā būvniecībā, vai viņam būs caur citu novadu jāved uz attālāku ceļu, uz kādu poligonu šie materiāli, jo principā viņiem neiespējas pašiem ir uz vietas pārstrādāt, jo viņi nav ieguvuši šādas atļaujas, tas ir garš un dārgs process, un viņiem tad sanāk vest. Un pa ceļam tad mums tad ir jautājums, vai tas ir vidēji draudzīgi pārvest caur 2 novadiem uz tuvāk esošo, ja piemēram būvdarbi notiekās kaut kur dziļākā Latgales punktā. Šie ir tie aspekti, ko pētnieki norādīja, un tāpat arī viņi norādījuši to, ka ja mēs principā atrastu risinājumu tam, lai jebkurš būvmateriāls, man gribētu jūs teikt, kas tiek izrakts no ceļa klātnes, netiktu uzreiz nosaukts par atkritumu, bet mēs to kaut kādā ziņā atdalītu, vai tas ir minerāla materiāls vai tas ir kāda cita veida materiāls, tad mēs jau ļoti atvieglotu šos procesus. Jo tomēr mums ceļu būvniecība šajā ziņā diezgan stipri atšķirās no ēku būvniecības, jo demontējot ēku, protams, tur ir pilnīgi cits sastāvs. Tur būtu šīferis, stikli, plasmas, viss kaut kas. Bet ja mēs rokam ārā ceļa posmus, tad tas nav tik traki bīstams, lai mēs viņus atkritumiem nosauktu. Un tad, ja mēs šo procesu atdalītu, tad minerāla materiāla otrreizēji izmantošanai būtu jābūt atvieglotākā kārtā, lai tā ir pieejama ceļa būvniekiem un lai tas notiktu raitāk. Paldies, Manta. Ļoti koncentrēts vēstījums. Rudīte, pilnīgi noteikti vieta atbildēja.
Jā, paldies. Šo vēstījumu daļai mēs jau esam saņēmuši, un viens no mūsu šī gada plāniem ir arī mazināt administratīvo slogu, tā skaitā attiecībā uz būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, saprast un salikt visus punktus uz I un meklēt optimālos risinājumus. Es nevaru teikt, ka mēs noteikti izpildīsim visu, ko pētījums ir pateicis un atzinis kā reālās problēmas, kuras ir jārisina, jā, jo par atsevišķām lietām varētu gana daudz un gan dziļi vēl diskutēt. Tā skaitā, kas ir, kas nav atkritumi, tas gala beigās ir skaidri precīzi noteikts, bet kādā veidā to darīt efektīvāk un vienlaiks arī ievērot visas prasības un padarīt viņas, teiksim, tās administratīvo slogu daudz mazāku. Pie tā mēs noteikti strādāsim, un mums ir plānos runāt ar ceļu būvētājiem par daudzām šīm problēmām, ieskaitot par resursu pieejamību un visu pārējo. Un tas notiek šogad? Šogad. Paldies, visi dzirdējām. Un turēsim pie vārda. Jegor, visbeidzot dodu vārdu tev par būvmateriālu ražošanu. Un es redzēju, ka tu arī veici piezīmes savā bloknotā. Nu, tad visu par būvmateriālu ražošanas problemātiku, atkritumu tādā otrreizējas izmantošanas kontekstā, ja mēs tos drīzāk saukt par materiāliem, vai ne? Nevis atkritumiem. Un visu, ko tu pierakstīji, tad visu, kas uz sirds, es saprotu, ka tiešraide LSM LV mums tuvojas noslēgumam, bet mūsu diskusija vēl pilnīgi galīgi netuvojas noslēgumam. Jā, es noteikti izteikšos arī par būvmateriālu ražošanu, bet tomēr, sekojot visai iepriekšējai diskusijai, es gribētu no sākumā tomēr parunāt par būvgrūžiem, būvniecības atkritumiem tieši būvniecības procesā. Jo te man liekas, ir izkritis viens ļoti svarīgs moments visa šajā diskusijā. Ja? Mums ir jāsaprot, ka topošo būvniecības atkritumu īpašnieks un atbildīgais par tiem ir būvniecības vai demontāžas ierosinātājs. Ja? Tie ir viņa būvgrūži. Ja? Nevis būvnieka, transportnieka vai tur kaut kāda karjera īpašnieka. Un kā realitāte notiek? Ja? Un kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam? Jo visa procesa dalībnieki mēģina to atbildību pārlikt viens uz otru, sākot no būvniecības vai demontāžas ierosinātāja. Jo tieši ierosinātājiem vajadzētu padomāt par to, kas notiks ar tiem materiāliem, kuri nāks no demontāžas. Viņš var padomāt projektēšanas stadijā, ja, varbūt daļu no tiem materiāliem var iestrādāt atpakaļ. Ja, un attiecīgi paredzēt to un iekļaut tas prasības iepirkumā. Savukārt viņiem, un tas ir privātpersonas, protams, tas ir pašvaldības, tie paši Latvijas valsts ceļi. Beigas frezētais asfalts nav jūsu asfalts. Ja, tas ir Latvijas valsts ceļu asfalts. Tātad viņiem visiem daudz vienkārši par to jautājumu nolikt uz būvnieku. Tātad tiek izstrādāts pilnīgi jauns projekts, ja, kur nav paredzēts izmantot neko no varbūt ļoti minimāli esošu materiālu, un tālāk tiek rīkots iepirkums, lētāka cena, kura tur ir, ja, un tālāk būvnieks ir spiests kaut kāda veida šo problēmu risināt. Principā būvniecības ierosinātājs no problēmas ir apstrādējis un nodevis viņu tālāk. Tālāk būvnieks regulējuma ietvaros sāk meklēt ceļu, ko darīt ar to materiālu. Ja? Un tur sākas, ka nedrīkst pārvest no viena kadastra numuru uz otru. Viņš sāk domāt, varbūt to es pārstrādāšu, šo pārdošu, to es izmantošu, nezinu, asfalta ražošanai kādam citam objektam un tā tālāk. Bet galvenais, ka tas ir pārlikts uz viņa. Tālāk, visvienkāršākais ceļš, kā tikt vaļā no tiem materiāliem. Un te atkal sākas optimizēšana. Visoptimālākais veids ir vedot uz objektu materiālu no karjera, piemēram, tur smilti, granti, šķembas, whatever, atpakaļ ceļā aizvest būvgrūžus. Tā ir transporta optimizēšana, tie paši transportnieki atkal cīnās par projektiem. Tur ir iepirkums, tur atkal zemāka cena, un tas ir ļoti optimāli. Nevajag viņam būvgrūžus vest uz kaut kādu pārstrādes laukumu, iespējams pilsētas cita galā vai vispār blakus novadā. Mēs pa to pašu ceļu, mēs no karjera esam paņēmuši smilti, atpakaļ ceļa vedam nešķirot uz būvgrūžus un aprokam. Nākamā ieinteresēta puse ir karjera īpašnieks, kas ir noracis derīgos izrakteņus, aizsūtīs pārdevis tos uz objektu un tajā vietā ieberas būvgrūžus. Ar to viņš atrisinā dabas resursa nodokļa problēmu. Ja? Viņam neko nevajag maksāt.
jo bija taisns laukums, derīgi izraktiņi ir norakti, tā vieta iebarti buvgrūži, viss ir izlidzināts, bedres nav, nekas nav par ko jāmaksā. Diemžēl ļoti daudz kur strādā tieši tādā sistēmā. Un kamēr visi būvniecības procesa dalībnieki tai ir ieinteresēti, diez vai tur kaut ko izdosies mainīt. Un, teiksim, mans vēstījums, ka vajadzētu sākt tomēr no būvniecības ierosinātāja. Ja? Gan no privātpersonām, gan no visiem pārējiem. Jau beigas būvgrūži ir viņu atbildībā. Un runājot par būvmateriālu ražošanu, tur situācija bišķiņ vienkāršāka. Mēs esam paši savu, teiksim, ražošanas atkritumu īpašnieki, ja? Attiecīgi tas ir mūsu rokās, bet tur mēs atkal saskaramies ar to pašu, kur saskaras būvnieki, ka, diemžēl, visa tā sistēma nav domāta tā, lai būtu vienkārši pārstrādāt savu pašu atkritumus, pieņemsim kaut kāda produkta. Ja? Es varu dot konkrētus piemērus, pieņemsim no transporta betona ražošanas. Piemēram, mēs piegādājam transporta betonu, tas ir tāds maisījums, kas cieta 2 stundu laikā attiecīgi uz būvobjektu, un kaut kāda daļa mums nāk atpakaļ. Ja tas ir aizbraucis uz būvobjektu, tad šis ir būvmateriāls. Ja? Ja daļa ir atbraukusi atpakaļ, mēs esam saražojuši kaut kādu, pieņemsim, betona bloku, atkal viss ir kārtībā, tas ir būvizstrādājums. Bet ja mēs viņu esam izliejuši uz zemi, nevaram mēs bloku saražot, tas pēkšņi ir atkritums. Ja? Pie sevis es viņu pārstarot nedrīkstu. Ja atkal ministra kabineta noteikumus, ja mēs drupinām, tad mēs drupinām akmeņus, kas ir ierakstīts, ja, un attiecīgi minerālu resursu ieguves vietās. Ja mēs drupinām ne akmeņus, bet betonu, tas attiecīgi mēs betonam drupinām atkritumus, A kategorija, viss pienākušais. Tad es nevaru, pieņemsim, ar to pašu drupinātāju pārdrupināt betonu ražošanas vietā. Demontāžas vieta var, ražošanas vieta nevar. Cita ideja, kura, pieņemsim, nāk prāta ļoti daudziem labiem. Es varu aizvest šo sacitējušu betonu uz karjeru un izmantot iekartas esošas karjerā. Saražot otrreizējus materiālus un, pieņemsim, piegādāt viņus atpakaļ. Nē, nedrīkst atkal. Jo pēc tam, ka noteikumiem, ja kam karjera nav pabeigta izstrāde, karjeras nav rekultivēts, zemes lietošanas mērķis nav mainīts, nekādus betonus pārstrādāt karjera nedrīkst. Ja? Un atkal mēs aizliedzam civilizētu atkritumu pārstrādes ceļu, ja, un veicinām atkal materiāla aprakšanu, nekur neko nereģistrējot. Tā kā tā, tas ir, teiksim, īsumā no manas puses. Ja? Tā kā vajadzētu, tomēr, man liekas, lielāku spiedienu likt uz atkritumu reālu īpašnieku, ja? Proti būvniecības ierosinātāju. Nu, te mēs nonākam pie tā kontrolas jautājuma. Es nezinu, vai tiešraide mums jau nav beigusies, bet es domāju, tas mūsu diskusijai jebkurā gadījumā netraucēs. Bet, Rudīte, es tiešām gribētu par to kontroli nedaudz parunāt. Es saprotu, protams, ka jūs nepārstāvat tieši valsts vides dienestu. Es īstenībā neesmu droša, vai kāds no valsts vides dienestā ir mūsu vidū, bet tiešām varu apliecināt Jegora vārdus. Mēs paši tiešām visdažādākajos veidos arī uzņēmumu ietvaros veicam dažādus interesantus eksperimentus, sākot ar tādu pavisam vienkāršu ēnu ekonomikas kontekstu, proti izliekoties par klientiem un zvanot dažādiem betonu ražotājiem, vēloties iegādāties betonu, it kā pašiem trūktu. Un tad, protams, tur nāk visādi brīnumi, ja, tur, sarunāsiet ar šoferi, ja, citi ir atklātāki uzreiz, ņemsiet ar PVN, bez PVN, ja, mēs ļoti labi zinām, kas notiek šo uzņēmumu gada pārskatos. Tur ir ļoti lojāli darbinieki, kas pelna 200 eiro mēnesī, un viņi turpina gadiem strādāt. Viņi tiešām ļoti lojāli darbinieki, un mēs visi, protams, tam turpinam ticēt. Un Jegora minētais dabas resursa nodoklis, ja, brīnišķīgā schēma. Diemžēl tas viss ir redzams arī vienkārši kā uz dēlnes, pat nebraucot arī tiešām, kā inspektoram Capam kaut kur izpētēs, bet, piemēram, vērtējot datus, raugoties uz datiem arī zemes dzīļu, pēkšņi izkrit no galvas tas precīzais datubāzes nosaukums, bet respektīvi, kur mēs varam pārlūkot visas atļaujas, visus karjerus, kur pat vizuāli, Jegors to dara visprofesionālāk, neapšaubāmi, bet kur pat vizuāli ir redzams pēc datiem un ortofoto, ja, kur viss šis notiek, ja, kur ir nedabiski mazas krājumu izmaiņas, kur ir vizuālas izmaiņas, kur var redzēt, kur ir rakti minerāli materiāli
pēc tam visticamāk noglabāti nešķiroti būvgruži, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas vienkārši turpina notikt, ja, vai tā iezīmētā problēma ar šiem fantastiskajiem spēlētājiem, kas ar tiem saviem vecajiem, nu, piedodiet manu latviešu valodu, gruzavikiem, ja, pilnīgi pārkrautām kravām izpilda visu šo. Un te ir tas jautājums, un te es ceru, ka Līga Krujevska man nepārmetīs, ka es to tā publiski paužu viņas vārdus, bet es domāju, ka tie bija ļoti labi vārdi, vairākreiz izteikti. Proti, vai nav tiešām laiks mums mainīt šo sistēmu no tā, ka mēs visiem, tā skaitā baltajiem spēlētājiem, visu kaut ko ierobežojam un aizliedzam, un pēc tam mums ir švaka kontrole, vai tomēr mums vajadzētu virzīties uz šo modeli, kad mēs tomēr atļaujam vairāk, nu, piemēram, arī jau šo iezīmēto gan ceļu būves kontekstā, ja kaut kādas konkrētas lietas, gan arī par to, ka mēs varam pārstrādāt materiālus, piemēram, karjeru iekārtās, lai otrreizēji pēc tam tos pēc iespējas draudzīgāk atkal izmantotu. Tātad, ka mēs pievēršamies tam, ka mēs tiešām ļaujam vairāk, bet mums ir stingra kontrole un tiešām reālām sekām, nevis ar 200 eiro sodu, kur ir uzņēmumi, kuri vienkārši iebudžetē šos sodus, jo viņi saprot, ka viņi varbūt samaksās viņu reizi gadā, varbūt pāris reizes gadā, un nekas sliktāks ar viņiem nenotiks. Jā, Rudīte, man tiešām gribētos, lai jūs šo nokomentētu. Paldies par šo jautājumu. Es gribētu teikt, ka tur ir gan vairāk šķautnes, jo jautājums, es negribētu komentēt valsts vidas dienestu vietā, ja, jo šeit būtu jārunā no viņa puses un jāsaka, kas reāli atklājas viņu veiktajās pārbaudēs un kā risinās visas šīs situācijas, to ir gan daudz un dažādu. Bet skaidrs ir viens, kad vēl ir jāskatās līdzi arī uz to, kāds ir konkrētais katrs gadījums, jo runa varbūt nav tik daudz par normatīviem aktiem un prasībām, cik par izpildījumu, par piemērošanu, par īstenošanu, ko mēs darām no vienas puses, ko darām no otras puses kontrolējot. Bet jā, tik precīzi teiks tas, uz ko mēs šobrīd arī virzamies, kad jā, pasakam vairāk prasības un mazāk izvirzam jautājums sākotnējā procesā, bet zinot skaidri, kāda ir spēles noteikumi, kādas ir šīs prasības, kas jāievēro, tas nozīmē, ka ir lielāka atbildība noteikti arī uzņēmumam. No vienas puses tā kā lielāka brīvība, bet no otras puses lielāki pienākumi, ne tikai tiesības, viņas vienmēr iet rokā ar pienākumiem, tātad daudz striktāk pienākumu, kurus pēc tam tad attiecīgi var arī kontrolēt. Tad uzņemties lielāku atbildību. Atbildību no abām pusēm, no valsts puses kontrolēt un nosakot šīs prasības, no otras puses uzņēmumu, tātad arī ievērot, būt godprātīgiem un tālāk risināt šo visu. Bet es gribētu to piemetināt, ka šeit runa nav tikai par uzņēmumu vien, arī par sabiedrību kopumā. Mēs runājām par šiem gruzavikiem jau pieminētajiem un par SSL. Tas ir tas jautājums, kad ja nav tik liels būvniecības objekts un tā tālāk, tad kur tiek meklēts tas, kas apsaimnieko šos atkritumus, kas piegādās resursus, kur viņus nopirkt, to pašu smilti, granti un tam līdzīgi, tad tiek izmantot dažāda veida sludinājumi, kur principiāli varētu arī pārbaudīt tālāk, vai šim uzņēmumam, kas piedāvā gan šo grantu vai varbūt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, vai viņam ir atbilstoša licence, vai viņam ir atbilstoša atļauja, viņš vispār ir tiesīgs kaut ko iegūt, kaut ko aizvest un kur aizvest. Lielākā problēma, ka tad bieži vien tas netiek pievērsts tam uzmanību, jo viņš ir lēts, viņš tepat uzreiz piedāvā, un tad mēs nonākam tai otrajā grāvī, kad ir iespējas, bet tai pašā laikā ir šis pelēkais sektors, kuru mēs veicinām viņu, jo mēs viņu izmantojam, viņu pakalpojumus. Un tātad, ja mēs paši būtu atbildīgāki un pievērst arī šim aspektam vairāk uzmanības un būtu daudz rūpīgāk savās izvēlēs, savos lēmumos, tad viena daļa no šīm lietām mēs vispār varētu jau diezgan ātrā laikā aizmirst. Protams, te varētu izskanēt uzreiz arī piedāvājums, slēgsim SSL, ja tur ir tādu sludinājumu un tā tālāk. Viņam ir pilnīgi citi mērķi un arī tāds variants savulaik ir izskatīts, bet ir jābūt skaidrs tam, kad ja ir šis sludinājums, ja ir šis piedāvājums, tad es kā pasūtītājs arī pārbaudu, vai attiecīgais uzņēmums ir tiesīgs to darīt, kādā apmērā, ar kādām tehnoloģijām
un kur tas viss tālāk paliek. Nevis es noslēdzu līgumu, pie manis atbrauc, pie manis savāc, tāpat jau pieminētā transporta firma. Nu, tālāk man galva nesāp, kur tas paliek. Te ir tas stāsts par atbildību pašam pasūtītājam, jo kur viņš vedīs, ja es neinteresēs, tad viņš tiešām varbūt aizdīs uz tuvāko mežu vai uz tuvāko karjeru un varbūt pat slepus apraksts. Man patīk tas, ka ir iniciatīva. Monte ir paņēmusi mikrofonu uz priekšu. Es īstenībā aizdomājos par jūsu vārdiem, Evita, par to, ka varētu atvērt plašāk. Ja? Mēs, principā, piekrītam šai idejai, jo šobrīd ir tā, ka, ja būvnieks vēlas materiālus otrais izmantot, tad šim maģiskajam zelta teikumam ir jābūt ierakstītam būvprojektā. Un mums būvnieki ir stāstījuši par gadījumiem, kur viņi vēlas šos materiālus otrais izmantot, bet kontrolējušās iestādes ir klāt un teikt, kur jums projektā ir rakstīts. Jo mums šobrīd likumā stāv tāds teikums, ka varat izmantot materiālus otrreizē, ja būvprojektā ir paredzēts. Un tad, principā, mums sanāk tā, ka ja mēs likumā šo pantu grozītu, svītrotu, tad mums uzreiz pavērtos, ka, principā, būvobjektos šāda iespēja ir, ja projektētājs, būvnieks izvērtē, ka tas ir iespējams. Bet šobrīd mums ir sanāk tā, ka pēc fakta nedrīkst, bet drīkst tikai tajos projektos, kur ir ierakstīts šis zelta teikums. Un, lai cits nebūtu arī dīvaini, tieši uzņēmēji ir tie, kas tā kā lūdz, lai nebūtu šis ierobežojums, viņi vēlas iet tajā virzienā. Bet no uzņēmējiem, piemēram, lai mobilās iekārtas iegādātos, kuras varētu uz ceļa objekta aizvest materiālu drupināšanai, šķirošanai un tā tālāk, tās ir investīcijas. Un, lai viņi varētu šās investīcijas veikt, viņi visu laiku zemējā startā un gaida, kad mūsu normatīvie akti tiks sakārtoti tā, lai šis process ir ātrāks, lai šis atļauju došanas ātrums ir ātrāks, vai arī tieši otrādi mēs sadalām, un tur ir vajadzīga atļauja, tur nav vajadzīga atļauja. Principā uzņēmēji būt šajā zemajā startā, iet šajā apretes ciklā iekšā, bet mums ir vajadzīga sakārtotība tāpēc pēc būvniecības procesiem un tomēr saprast tās atšķirības starp dažādām būvniecības veidiem. Tas būtu viens no tādiem punktiem, ko mēs ļoti gaidītu. Jā, varbūt. Jā, es vienkārši varbūt gribu uzreiz reflektēt, ka atkritumnieku interesēs nav visu atzīst par atkritumu. Ja? Tas tā nebūtu nav, bet jo pieņems arī par jūsu mobilajām iekārtām runājot, jā, arī mūsu interesēs būtu visiem ceļu būvniekiem piedāvāt mums šīs iekārtas, mēs aizbrauksim, kur jums ir būvobjekts. Ja? Uz vietas to izdarīsim, jo tas vienkārši, ko mēs redzam, ir, ka teiksim, varbūt atkal drusciņi pretnostāšos, ja, jums abiem diviem ir tas, ka, protams, var visu kaut ko atļaut darīt turpat uz vietas, ja, bet jāatcerās, ka tāpat, tā kā jau būvorganizācija tā kā pārstāvis runāja, mēs šobrīd jebkurā vietā izrokot, ja, aiziesim kaut vai tur, nezinu, tur pie kociņa paraksim, ja. 50 uz 50 es dodu likmi, ka tur būs kāda atkrituma iekšā. Ja? Un tieši tas pats būs jebkurā būvobjektā, jebkurā ceļā, jebkurā vietā. Ja? 50 uz 50. Un ko tad mēs darīsim? Atļausim un tad domāsim, kaut kas ne tas tur izrakās, bet es tev uz vietas tā kā sataisīju šķirot. Ja? Tāpēc tomēr nevar tā viss būt balts vai melns. Ja? Mēs redzam to kā sadarbību gan starp atkritumu uzņēmējiem, gan būvniekiem, gan ceļu būvniekiem. Ja? Tas tiešām vajadzētu būt sazobē. Mēs atbalstam to, ka bezjēdzīga vadāšana starp reģioniem vai no ieguves objekta līdz B atļaujas objektam un tad atpakaļ. Ja? Tas ir bezjēdzīgi. Ja? To tiešām vajadzētu salabot, bet neejam tādu tikai, tagad atļaujam visu. Ja? Tas iebrauksim arī drusciņu grāvī, jo var pateikt, ka piemēram tajā visā, ko mums atved, mēs vienmēr aizmirstam, un tas tajos arī šķirošanas būvlaukuma tās norādēs, vadlīnijās ir minēts. Būvnieki vienkārši dažreiz pat aizmirst, ka liela daļa no tā, kas viņiem būvlaukumā rodās, ir iepakojums. Un arī tas tiek mests iekšā kopā ar koku, ar betona klučiem, ar ķieģeļiem, ar visu kopā. Ja? 10% no tā, ko mēs savā laukumā atgūstam, ir iepakojums. Otrreizēji, pārstrādēji, nododams iepakojums. Ja? Un tad šīs lietas mēs aizmirstam. Ja? Kur tad mēs domājam, ka mēs, izsmēķis no melnzemes izšķirosim, ja? Kā pieņemsim. Ja? Tā kā nebraucam tādos pavisam grāvjos. Tas tāds mans ierosinājums būtu. Edī, tu gribēji vēl izteikties? Man bija neliels komentārs par atļaujām un par transportu.
Es gatavojoties šai sarunai, biju apstījies datubāzi par izsniegtām atkritumu apsaimniekošanās atļaujumiem un par A un B kategorijām. Un man bija ļoti interesanti paskatīties, es paņemu Rīgas reģionu. Ja, tas ir lielākais reģions Latvijā, kur notiek visa būvniecības aktivitāte, kas mums te notiek ar atļaujām. Es atsevišķi apstījos transportēšanas pārvadājuma atļaujas, ja, un atsevišķi uzglabāšanas un pārstrādes. Un tur nāca ārā ļoti interesantas lietas. Ja. Mums ir vairāki 10 uzņēmumi, kuri drīkst pārvadāt. Es uzreiz pateikšu, es esmu pētījis to pašu betonu. Ja. Es paņemu betona kodu, gan tīru betonu, gan betonu sajaukumu ar flīzēm, ķieģeļiem un tur visu pārējo. Tur ir 2 atsevišķi kodi. Un kāda tur ir bilde? Tātad mums vairāki 10 uzņēmumi, kuri izņemuši pārvadājuma atļaujas, un viņi drīkst attiecīgi tos atkritumus ar šo kodu savākt un pārvadāt. Tāpat jums, starp citu, ir tāda atļauja. Bet cik mums ir, cik B un A kategorijas un cik atļaujas mums ir ierakstīta pārstrāde un uzglabāšana? Kāds var ieminēt? Nu, tad Rīgā un Rīgas reģiona ir tādas atļaujas ir 8 kopā. Ja? Un tur grūti pateikt precizi apjomu, gada apjomu, kuru atļauts uzglabāt un pārstrādāt, jo atsevišķas atļaujas iet vairāki kodi zem viena daudzuma. Bet var piemest aptuveni, ka ir 45,000 tonu gadā. Visa Rīga un Rīgas reģionā. Tas aptuveni 100 reizes mazāk nekā izdots atļaujas pārvadājumiem. Tā kā man ir liels jautājums, kas notiek vispār ar tām krāvām, kuras tie visi pārvadātāji kaut kur ved. Jo, ko nozīmē 45,000 tonu? Tas nozīmē, ka dienā, principā, Rīga un Rīgas reģiona pārstrādā 4,5 krāvas betona atlikumu. Tas kopā viss maksimāli atļautais. Tā kā tur liela jautājuma zīme, kas ar to notiek. Nu, tas krāvas mums brauc, bet kur viņas pazūd? Nu, redziet, tieši tāpēc ļoti uzkrītoši visos šajos sludinājumos ir rakstīts, būvgružu izvešana, uz kurieni izved nav zināms. Jā, un tie sludinājumi, jā, tur izskanēja, ka mēs varam pārbaudīt licences. Jā, mēs viņiem visiem varam pārbaudīt licences, pārvadājumu licences viņam ir. Jautājums, kur tas tā krāva nonāk? Jo reāli starpības starp pārvadājumu atļautajiem apjomiem un uzglabāšanas apjomiem ir 100 reizes. Pēc publiskas datubāzes. Man liekas, papildinot arī šo te jautājumu, ja tiem pašiem uzņēmumiem kaut vai prasītu, nu, un tas jautājums varbūt tās vienu dienu jāpieņem lēmums, ir jāpaskatās, kā vēlamās legālās ķēdes strādāt, ja ļautu viņām strādāt legāli, un kas viņas kavē vai kas viņas veicinātu, un otrā pusē jāpaskatās, nu, pa kurien te nelegālie staigā, un kāpēc viņi vispār staigā, jo mēs laikam mēģinam uzrakstīt dokumentus vai uzlikt to celiņu, pa kuriem viņiem iet, bet nu, viņi baigi nestaigā tur kaut kādu iemeslu dēļ. Un tas ir jautājums tiem, piemēram, uzņēmumiem, kuri nodarbojās šajā biznesā, kāpēc tu uzreiz neved pie ražotāja uz kaut kādu, nu, vai uz poligonu vai vēl kaut ko. Viņš saka, nu, baigi laikietilpīgi, baigi dokumenti un visi procesi, sākās ar atļaujām un cik ilgi es varu uzglabāt savā teritorijā, kuras var uzglabāt, ierobežojumi 3 mēneši, gads un kas nu kuram kādā brīdī iestājās. Un viņš saprot, ka baigi neizdevīgi, jo aiz stūra piedāvā kāds daudz jēgpilnāku piedāvājumu. Kaut vai tas pat varētu būt arī kaut kas legāls, kurš piedāvā, bet abām pusēm, lai to noslēgt, atkal ir jāiet šajā ēnu zonā it kā un jāmēģina atrisināt vai nu pārvadot būvniecības, nu, kā saka, šos te būvgružus, nevis atkritumus, bet būvgružus pārvadot no viena objekta uz otru, jo vienam vajag vienus, otram vajag otrs. It kā no tāda loģiskā ķēdītes, it kā saprotams, kāpēc vajag, vai ceļa posmā vajadzēs viņu vēlāk, viņu var nolikt kaut kur. Un tas viss it kā nu, no legālā biznesa puses jau tiek jautāts. Nu, mēs taču varētu darīt šādi, jo mēs viņu daram un viņš funkcionētu, bet mēs uzliekam kaut kādā formātā tomēr tos ierobežojums, un beigās tas sanāk tā, ka pat tie, kas gribētu, nu, viņi netiek ārā, jo, protams, kad jebkuram uzņēmumam būs vēlme nopelnīt, ja? Un tas būs tas drivers. Pasūtītāja pusē, ja mēs domājam, nu, nezinu, ja varbūt ne publisko
Protams, ir tas piekrīt atbildības sadalījums pareizs un visiem interesi to, ko es pašā sākumā teicu, tad, kad tu vienreiz iedursi un sapratīsi, ka tev sāk tie būgruži jau uz pleciem kāpt virsot, tad tu aizdomāsies, varbūt nākošais aizies darīt savādāk. Bet, ja mēs iedomājamies, mēs pieņemsim kaut kādu vienkāršu viensētu, kurā izdomā uzklāt ceļa segumu, un viņš izsludina, ka vajadzētu, kurš varētu iedot piedāvājumu, atnāk kāds piedāvājumu, cik dārgi, ko tik dārgi, tāpēc, kad viss maksā reāli naudu, nodokļi, viss process maksā tik, cik maksā, jo viņš var būt birokrātisks, varbūt ir laikietilbīgs, jāved ir uz poligonu, jāved no poligona atpakaļ, beigais ceļš, transports un viss pārējais, un beigās tas pakalpojums sniedzējs saka, klausies, bet, es varētu šos iebērt, būs lētāk. Tad jautājums, no kurienes šie te, ko uzbēršu, ko iebēršu, ko uzlikšu, parādījās. Ja? Un tas jautājums, kad atkal tiek risināts caur dažādiem cikliem. Un tad viens liels jautājums, ja mēs gribam kaut ko sakārt, un varbūt jāmēģina ir paskatīties vēlreiz ārpus normatīviem regulējumiem, ārpus vēlmes kontrolēt, visu pierādīt, pamatot, pastīties, kur viņš funkcionē un nedaudz to legālo ķēdīti varbūt paskatīties, praktiski, paņemam 25. gadu, kā pieredzes vākšanas gadu, paskatāmies vienreiz, kā funkcionē, ja funkcionētu, un ja mēs apskatāmies citām pasaules valstīm, var izdarīt. Es neteikšu, mēs būtu turīgākie, lai visu varētu nomaksāt tādā apmērā kā viņi pētījumi, laboratorijas, visam ir jāattīstās laika posmā, un tādā ziņā varbūt paldies atkrituma apsaimniekotājiem, kur ieņem šo pozīciju, kamēr industrija nespēja attīstīties, kad viņi izdara šo patreizējo soli. Mēs, protams, ilgtermiņā redzam, ka tie būvgrūži pārtop par resursiem, tur patās, netiek pārvadāti un daudz viss, un ka jūs strādājiet kas ir tie tiešām atkritumi, ar kuriem ir jāstrādā, kuriem jābūt ļoti maz. Tā kā mans uzaicinājums būtu bišķi savādāk paskatīties. Vadlīnijas uzrakstīt ir viens, bet iedzīvināt viņus ir otrs. Es teiktu, ka vajag iedzīvināt kaut ko. Brīnišķīgi, Edija, tiešām šīs pozitīvās nots. Pirms dot vārdu mūsu skatītājiem un klausītājiem, pirms viņi ir iemiguši. Ja? Es gribētu, lai jūs pavisam tā raiti, ļoti īsā, koncentrētā veidolā, zinot to, ka, lai arī LSM tiešraide ir beigusies, Facebook tiešraide nav beigusies un skatītāji ir klātesoši, ka jūs paustu tādu vienu šī gada apņemšanos. Rudīte jau pauda attiecībā uz ceļu būvi, tad varbūt varam izlaist, bet varbūt ir kāds papildinājums. Bet tātad šī gada laikā, kas būs tā viena lieta, ko jūs katrs apņematies izdarīt, un nākamā gada diskusijā, protams, būs eksāmens. Tātad, Jāni, lai uzlabotu situāciju, ko tu darīsi šogad? No mūsu puses var pateikt divas tīri praktiskas lietas. Mums tāda apņemšanās katru gadu sāk šķirot jaunu materiālu. Šogad mēs tieši būvniekiem sāksim piedāvāt 2 jaunu materiālu šķirošanu un nodošanu pārstrādē. Ja pirms tam tie materiāli gāja uz noglabāšanu, tad es domāju, ka jau no aprīļa, no jaunās sezonas tādu materiālu kā tie paši logu rāmi mēs Latvijā sāksim vākt un pārstrādāt. Pirmā krava īstenībā aizgāja pagājušu piekdienu. Nekad no Latvijas veci logu rāmi nebija gājuši uz pārstrādi, visi bija gājuši uz noglabāšanu. Un otrs, jebkurš putuplasts un putuplasts, jebša polistirols. Mums šobrīd ir daudz siltināšanā, iepakojumos un tam līdzīgi arī iepriekš gājuši uz pārstrādi. Turpmāk piedāvāsim būvniekiem, iepriekš gāju uz noglabāšanu. Turpmāk piedāvāsim būvniekiem uz pārstrādi, jo arī no šī materiāla atkal var atgūt to pašu materiālu un to pašu siltumizolācijas materiālus uztaisīt un būvnieci izmantot. Tā kā 2 jauni materiāli no mums, cerams, būvnieki izmantos. Ja, mēs no biedrības puses noteikti turpināsim virzīt tās lietas, kas šajos pētījumos tika uzskaitītas, un man prieks dzirdēt no Klimata un enerģētikas ministrijas, ka arī viņi ir gatavi skatīties, lai šos procesus saīsinātu, lai administratīvos slogus samazinātu, un mēs noteikti virzīsim uz to, lai tomēr tiktu atdalīts, kas ir tās lietas, kurām tiešām būtu vajadzīgas šīs ar atkritumiem saistītās atļaujas, un kas tās lietas, kuras mums noteikti vajag klasificēt kā būvmateriālus, jo tomēr mēs skaitoties, kādi mums tuvāk kaut gadu lieli projekti tiek gaidāmi, 2 gan Rīgas, gan Iecavas apveceļa projekti tiek virzīti, un arī Rail Baltica pamatrases
projekts noteikti tiks realizēts, un tad mēs saprotam, ka nozarei, infrastruktūras nozarei ir jābūt gataviem uz lielu materiālu pieprasījumu, un mēs negribētu, ka viss akcents ir tikai un vienīgi uz tiem saucamajiem jaunmateriāliem, kas ir derīgu izratiņu ieguves vietās, bet mēs noteikti gribētu, lai mēs spējam veidot šos, sauksim viņus pa ātrajiem koridoriem vai kaut kā tam līdzīgi, lai varētu arī Latvijas teritorijas ceļu būvniecības objektos izmantot būvnieki paši uz vietas šos materiālus otrreizēji un pat nebūtu jāpārved uz poligoniem vai varbūt uz viņu pašu. Šis būtu tas mūsu virziens, jo mēs saprotam, ka bez pārmaiņām mēs netiksim cauri šim 3 lieliem objektiem. Tur noteikti ir jāveic pārmaiņas normatīvos un jāveic pamatīgi plānošana. Paldies. Iegor, tev ir grūtāk nekā man, jo tev jāatbild uz šo jautājumu. Mēs kā uzņēmums, es varbūt īsi nokomentēšu. Tātad arī es. Jā, šogad mums ir plāns mūsu Rīgas betona ražotnēs palaist maksimāli, teiksim tā, dziļu mūsu atgriezta betona pārstradi, ražojot otrreizējus minerālu materiālus un atgriežot tos atkal ražošanas procesā. Ja. Latvijā tas gandrīz netiek darīts. Ja, bija bijuši atsevišķi mēģinājumi. Mums ir diezgan tāds ambiciozs plāns mūsu visas Rīgas ražotnes jau attiecīgi līdz gada beigām sākt izmantot tos materiālus atkārtoti un praktiski neko vairs netransportēt apglabāšanai. Ja? Attiecīgi mēģināt strādāt pie tā, lai samazinātu vispār tādu ražošanas atkritumu veidošanos vispār no paša sākuma. Ja? Tur varbūt tas skan diezgan vienkārši, bet īstenībā tur ļoti daudz visādu interesantu tehnisku problēmu, jo beigās mēs ražojam būvmateriālu, ja? ar visam atbilstībām, ar deklarācijām, ar tehniskajiem parametriem, un tas nav tik vienkārši. Jā, diemžēl tas esošais regulējums diezgan apgrūtina otrreizēju materiālu izmantošanu. Mēģināsim tikt tam pari. Rudīt, izlaižam vai? Jā, mēs jau teicām savu apņemšanos par administratīvā sloga mazināšanu, ne tikai ceļu būvniecībā, bet būvniecībā kopumā. Paldies. Edi. Ja, baigi ierobežo viens tikai, jo ir stratēģija, ja divs, ja, tad viens ir noteikti kaut ko jau uzsāku pagājušajā gadā, un to, ko mēs te jau runājām, tas, ko vismaz es personīgi, kas mani ļoti uzrunā, un arī es domāju, ka visai būvniecības nozarei uzrunā, ka mēs beidzot sākam pie viena galda runāt, sākam par tām tēmām runāt, sākam ieraudzīt ne tikai ēkas un ceļi, karjeras un būvmateriāli vai vēl kaut kas, bet ka viss cikls ir ļoti svarīgs. Tā kā tas ir tas, ko es turpināšu, ja, turēt visus arī pie viena galda, un paldies arī par šo, ka mēs runājam pie viena galda par tām tēmām. Otra lieta jau arī... Edī, mēs pie 3 galdiem runājam, bet... Jāsēž apkārt, jā. Bet otrs, un droši vien, ka tas galvenais, jo daudzas ir paralēlās lietas, ir tas, ko es apņemos noteikti un ko mēs virzīsimies priekšu, ir strādāt tieši ar pasūtītāju vai ar ierosinātāju pašu pirmsākumu. Panākt to, ka gan šis process sākās profesionāli, ka viņš turpinās profesionāli, ka viņš noslēdzās profesionāli. Un tas ir tas galvenais uzdevums sākt ar sākumu šoreiz. Nevis ar vīdu, nevis ar kaut kādā formātā, bet pašu sākumu. Un tad jau tie dokumenti, kas tiek radīti un risinājumi, kas tiek radīti, iedzīvosies. Lielas paldies visiem. Turam pie vārda. Un tagad, protams, mūsu skatītāji sašūpojas kā rinda uz Rainēra lidojumu. Ir ārkārtīgi motivēti un ieinteresēti uzdot kaislīgus jautājumus. Jā, labdien, Maija Krasteņa, biedrība Zero Waste Latvija. Ļoti interesanta diskusija, paldies. Uzzinājām ļoti daudz ko jaunu, iespējams arī mazliet šokējošu. Un man ir pāris ieteikumi un arī pāris refleksijas par dzirdēto. Sajūta kopumā ir tāda, kā valsts ir dibināta aizvakar, un mēs apmēram skatīsimies, ko tad mēs tagad darīsim. Tas tā tiešām no malas skatoties.
Un jāsaka, normatīvais regulējums īsti nekad nav tapis no labas gribas vai pats par sevi. Tās izmaiņas ir jāpieprasa. Un tad es gribētu tomēr vērsties pie nozares, sadarbojoties tomēr ciešāk. Šis, iespējams, ir laba pirmā diskusija, bet ir 2025. gads. Un vadlīnijas ir laba lieta, bet, kā jau mēs teicām, vadlīnijas ir vadlīnijas. Tad ir tomēr nepieciešams regulējums. Es absolūti neticu tam, ka sabiedrība būtu jākontrolē kaut kādas lietas, vai jācer, vai jāpieprasa. Tas tā nenotiks, mēs neesam tāda sabiedrība. Tātad, īpaši biedrībām, un jūs neesat nevalstiskās organizācijas vai mazas apvienības, jūs esat ietekmīgi nozares spēlētāji, aizstāviet savas tiesības, cīnieties pret to administratīvo slogu, kas jums traucē, un savukārt, jāsaka, ar ministriju droši vien tās sarunas vienmēr ir vienāds, tam regulējumam tomēr ir jābūt. Mēs nevaram paļauties, kad lietas notiks pašas par sevi. Atliek tikai novēlēt, kad paldies par šo diskusiju, ka nākamie soļi tad attiecīgi būs tie, ka mēs redzēsim, ka lietas iet uz priekšu, jo šobrīd tiešām šokējuši uzzināt par atsevišķām lietām, kas notiek šajā nozarē. Tā kā ļoti vērtīgi, paldies. Uz to var reflektēt. Paldies un pareizs ieteikums, un arī pie tā mēs mēģinām, protams, pieturēties. Bet es nezinu, kā pārējiem liekas, un vai tas būs pareizi, protams, un kaut kādās valstīs, man liekas, tas nocies. Ja mēs gribam paspiest vadlīnijas, piemēram, kurā vietā viņas piespie, kuras ministrijas, ir ideja? Ir? Tas ir provokatīvs jautājums, jo, ja mēs paņemam kaut vai debirokratizācijas plānu, kā piemēram būvniecībā, 16 dažādas institūcijas ir iesaistīts, ne jau no ārpus valsts sektora, bet tieši valsts pusē, ministrijas un tā. Lai šo iedzīvinātu jautājums, vai tas būs iet pie jums Rudīt aiziet un visi kārtībā, vai uz ekonomikas ministriju viss būs kārtībā, vai tas būs, nezinu, uz vēl varam saukt, tad jautājums, pie kā šajā valstī aiziet ar šo procesu. Tas, ko es gribēju teikt, ka daudzās valstīs ir būvniecības process pilnā ciklā, nodots varbūt vienās rokās, daudz, kur ir nodots tieši pie ilgspējas, pie viss, kas saistīts ar vidi. Jautājums ir, vai nevajag vienā vietā nodot, jo tas ir jautājums arī, ja man jāiet runāt ir par būvgražiem, man jāiet ir pie ierosinātājs valstī var būt viena ministrija, var būt otra, trešā, un aiziet pie ekonomikas ministrijas, kas ir būvniecības, kā saka, nozares atbildīgā ministrija, viņi jau nevarēs viennozīmīgi atbildēt, jo tas notiek tur vai tur, un viņi arī gaidītāji ir. Tas ir tas labs jautājums. Kā? Sliktākais, kas ar jums var notikt, ir ekonomikas ministrijas darba grupa. Es jums... tīri pragmatiski, jums būtu daudz vienkāršāk, es jums tagad nedošu padomus, kā darīt, piemēram, lobēšanas darbu, bet jums vienkāršāk, tā pragmatiski runājot, ja jūs tiešām gribat iet uz priekšu un negaidīt, kā teikt uzņēmējs Bergs, ka Latvijas dzīvo 500 gadus un pēc 500 gadiem mums būs regulējums, tad jums visvienkāršāk ir jums pašiem nākt, sarakstīt un tad iet diskutēt. Tas nav viegls darbs, tas nenotiks vienā dienā, bet ir 2025. gads. Bet tev tam pretī vajag arī, lai, ja nozara, tāds cikliski padomājot, kāpēc par tiem cikliem, daudziem notikumiem, ja nozara iet uz augšu, tad ir iespējams viegli kaut ko darīt, bet ja ir daudzi cikli, tad jautājums ir, kāds ir optimisms un ticība uzņēmējiem ieguldīt ļoti lielu darbu, radīt kaut ko. Tas arī uz otru pusi arī jāstrādā. Lobēšanā mūsdienās nav tikai vienvirziens, uz otru pusi arī jāstrādā, diemžēl, jo tur arī ir jāpanāk, lai notic tam, ko darīs, un tā pa vidu visu laiku. Neviens neteica, ka tas būs vienkārši. Laikam 2 remarkas no manas puses. Pirmām kārtām atgādināšu, kā vadlīnijas ir izstrādāts LIFE projekta ietveros, un LIFE projekta galvenais partners un iniciators bija šobrīd klimata un enerģētikas ministrija. Un līdz ar to, protams, tā bija arī mūsu interese, lai tādas vadlīnijas tiktu izstrādātas, lai mēs saprastu, kur mēs esam, un tāpēc noteikti nāciet pie mums. Protams, mēs vienu pašu to neatrisināsim, mēs strādāsim ar citām ministrijām, un ne jau tikai ar ekonomikas. Ceļu būvniecību, tātad satiksmes ministrija, un es varētu vēl veselu rindu nosaukt iestādes, kuras būtu šeit iesaistāms, bet
jārunā visiem kopā, bet no otras puses es tomēr arī teiktu vienu lietu, jā, mēs sakām vadlīnijas. Protams, mēs neesam Japāņi, kuriem vadlīnijas, tas nozīmē rekomendācijas, vadlīnijas. Tātad mēs to darām un neapspriežam, kā nedarīt. Mēs, diemžēl, esam sabiedrība, kur bieži domājam, kā nepildīt likums vai kā apiet viņus, bet pārāk liels normatīvisms arī var novest pie pretēja efekta. Tāpēc es domāju, ka mēs turpināsim sarunu, kas jau ir sākta, un iesim uz priekšu ar tiem risinājumiem, ko visu pie kopīga galda uzskatīsim par optimālākajiem. Es arī varbūt reflektēšu drīzāk uzdošu jautājumu. Jūlija Guša, Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēma institūts. Jā, man ir tā priekšrocība pārstāvēt vides inženieri, un līdz ar to tas nebūs stāsts par likumisko ietvaru. Paldies Dievam. Tātad es kopumā paldies par šo tiešām vērtīgo diskusiju. Labā ziņa man liekas visiem mums kā lietotājiem, ka šī joma tik tā būs sakārtot, un to mums liek jau no augšas Eiropas Savienība. Un pirmais, man liekas, tas labais signāls ir ekoenergoefektivitātes direktīva, kas faktiski jau nosaka, ka mums būs jārēķina CO2 ietvertais vai tā pēda saucamā ēkām, ja, un kas nozīmē, ka mēs visi būsim ieinteresēti izmantot atkritumus. Visi. Lai gan šī brīža pētījuma mūsu pašu institūtā un arī ārzemju kolēģiem parāda, ka pie šī brīža situācijas beigu posms ar noglabāšanā viņš nav tas būtiskākais, un mēs varbūt jau visi nojaušam, kāpēc, tāpēc, ka tie ir inerti atkritumi. Bet jāsaka, ka arī būvniecība mainās un parādās kompozīta materiāli. Tikko parādīsies lielākā daļa kompozīta materiālu, siltinājums, vispārējais, arī tas beigu posms būs slikts. Ko tas faktiski nozīmē? Tas faktiski nozīmē, ka ražotāji būs arī ļoti interesēti izmantot to visu atkārtoti. Ja? Līdz ar to tiešām tā labā ziņa. Ko es gribētu vēl pateikt par ceļu būvi runājot? Ja? Man gribētos arī uzsver, ka tomēr brīdī, kad mēs runājam par būvniecības atkritumiem, ir jāsaprot, ka viņi tik tiešām ir dažādi un ka arī ceļu būvē ir inertāki atkritumi un mazāk inerti. Un ja mēs runājam par apakškārtu, tur samērā viss skaidrs, ja? Virskārta, tur ir cits stāsts tieši no CO2 viedokļa. Ja? Tas asfalts jau ir netik foršs saknē, un īpaši, ja jūs rēķināsiet, un jūs būs jārēķina dzīves cikla analīzes kontekstā, tas uzreiz parādīs. Un tad vēl pa vidu ir georežģis, geotekstils un vispārējais. Ja? Un tad pētījums, ko mēs veicām jau varamam, bet jau ķemam jāsaka par būvniecības tekstila izmantošanu Latvijā un apjomu definēšanu. Faktiski mums parādīja arī ļoti skaidri to bildi, ka brīdī, kad mēs aptaujājām būvniecības vai būvobjektos esošos tos cilvēkus ceļa būvē un ēku būvniecībā, viņiem jautāju, kā tad būtu jāšķiro, nav viņiem tās zināšanas. Un līdz ar to mēs varam veidot ļoti jauki vadlīnijas, mēs varam veidot tiesisko regulējumu, bet par ko ir jāatcerās, ka tā ir arī nepārtrauktā mācīšana visiem darbiniekiem, visiem nozarē. Ja? Tas nesīs savus augļus viennozīmīgi, ka viņi spēs atšķirot minēto plasmasu no vērtīgā vai nevērtīgā reciklētā materiāla. Paldies. Es par šķirošanu būvlaukumā. Labs komentārs arī par to šķirošanu, un tas arī ir, ko jūs arī minējāt, kad jautājums ir par tām zināšanām. Patiešām, ja pat atved to konteinerī, ko tad viņā likt, vai es zinu, vai es nezinu, māku viņu sagrupēt un tā tālāk. Un te es varu ieiet tādā, kaut kādā ziņā atkal tajā nevēlājumajā zonā, kas ir zemākā cena no vienas puses. Ja? No otras puses ir jautājums, ja tajā pasūtījumā tev ir nevis tāda apratīga būvniecība jāizmanto, bet vairāk tāda pierastā, tāda klasiskā konvenciālā būvniecība,
tad tā arī saistīta diezgan bieži ar lētā darba spēka ļoti intensīvu izmantošanu iespējams. Tas nozīmē to, ka lētajam darba spēkam maksā, lai viņš ātrāk darītu iespējams kaut kādas lietas, nevis ietu lēnām knibinātu, šķirotu kaut ko un liktu pa konteineriem. Kā rezultātā mēs beigās saņemam tos konteinerus, droši vien, kad arī atkrituma apsaimniekotāji piebāžas ar ne to, ko vajag, un tam mums aiziet visu tur cikls. Kā rezultātā atgriežas, protams, pie tām zināšanām, pie tehnoloģiskiem risinājumiem, pie iepirkuma un daudziem citiem, lai beigās parādītos, protams, tas gala rezultāts. Es nerunāšu, protams, ka pa visiem reģioniem un pa diezgan saspīlētām teritorijām, kurās nevar konteinerus nolikt, un ja arī noliek konteinerus, tad visi iedzīvotāji riņķī, kas iet, protams, visu, ko var samet iekšā, jo tas jau viņiem pienākās automātiski. Tā ir, protams, arī kultūra sabiedrībā. Un kā menedžēt šo, tas atgriežās atkal, tas ir pie visas sabiedrības izglītošanas, gan bišķiņa ar pātagu, bišķiņa ar risinājumiem, bišķiņa ar izglītošanu kopumā par visiem procesiem. Liels paldies! Varbūt pats pēdējais jautājums, jo tiešām pulkstens ir 5 un mums vajadzētu noslēgt šo diskusiju. Nē. Jā, priekšā jautājums, jā. Paldies. Man jautājums ceļu būs sakarā, vai jūs varat nokomentēt 2 lietas par savu pētījumu, ka, ja gadījumā valsts iestādes jūs sadzirdētu, un tas pētījums pieņemsim kaut kādā daļā tiktu ieviests praksē un tā tālāk, vai jūs pēc tam, kad tas tā ir noticis, spētu parādīt, kādu ietekmi tas ir atstājis uz cenu, ko jūs piedāvājat iepirkumā. Respektīvi, vai šī cena paliek esošajā līmenī, viņa samazinās, viņa paaugstinās un tā tālāk. Un otrs jautājums ir, kuras ir tās iestādes, kuras jūs pašlaik nesadzirdat? Jā, paldies. Redziet, lai ieviestu visus šos punktus, ko pētnieki tika uzskaitījuši, būtu vajadzīgs kaut kāds noteikts laiks. Jā, tad mums būtu jautājums, no kāda sprīža mēs salīdzinām tās cenas. Es domāju, ka šeit jautājums par cenu noteikti būs aktuāls, jo, lai gan saimnieciskā izdevīguma princips ir ierakstīts, bet realitātē tomēr pasūtītais izvēlēs to zemāko cenu. Un šobrīd, cik būvnieki ir stāstījuši, šis otrais izmantojama materiāla process tīri finansiāli nav izdevīgs. Un uzņēmējs jau kā tāds, protams, vēlas izdzīvot. Un tāpēc arī mēs šajā pētījumā norādījām uz šīm lietām, kuras atrisinot, mēs varam šajā virzienā iet. Bet tāpat kā jau mums Eiropas komisija norādījusi, ka viņi gatavo raksturu lielumu maiņas tieši tam, kas skaitās tas atkārtot izmantotais materiāls, tad mums ir jāskatās, ko arī viņi tajā visā teiks. Tagad, lai jūs gribat, ja jums varētu apgalvot, kad cena uz pusi būs mazāka, tā jums negribat apgalvot, jā? Jā, bet es to arī nevaicāju. Kaldu? Vienkārši rekordam es to nevaicāju. Jā. Es prasīju, jā, bet mēs varam ņemt tādus aspektus, kā piemēram pārvadāšanas aspekts izkrīt. Ja mēs mainām šos pa to kadrasta numuriem, un uzņēmējiem vairs nav jāizņem atkrituma pārvadāšanas atļauju, šis īstenojums izkrīt. Tad tā loģikai būtu jābūt, kad virzās uz to pusi. Līdz ar to uzņēmējs noteikti virzās uz to pusi, lai varētu arī šīs izmaksas samazināt, lai kaut vai ieguldītu inovācijās, vinētu konkursos un tā tālāk. Jo vēl viens no aspektiem, ko arī es varbūt nepieminēju saistībā ar inovācijām, maši piekomentēt, uzņēmēji arī norādīja to, ka viņi labprāt iet šajā virzienā, inovāciju virzienā, bet tā, ka viņi vajadzīga šī stabilitāte, šī plānošana un tā tālāk. Zinu, kāds bija otrs jautājums, par to cenu aizķēros. Vēl vienreiz. Jā, otrs jautājums bija par to, kuras iestādes jūs nesadzirdat pašlaik. Šeit īstenībā labi mazs teikums, ko Vesers kundze ieminējās, ir par definīcijām. Teiksim, kas ir atkritumi un kas ir būvmateriāli. Mums arī pētnieki paskatījās, ka būvniecības likuma 1. pantā jau principā ir noteikts, kas ir būvmateriāli, ko iestrādā objektā. Un atkrituma likuma attiecīgi ir kaut kas, no kā mēs vēlamies atbrīvoties. Es nevarēšu jums tagad pateikt, kāpēc tieši, bet tiek pēc fakta pieņemts, ka tas ceļu būvniecības uzņēmējs izrokot to smilti vēlas no tās atbrīvoties primāri. Tad, teiksim, nenoskaidrojot viņu patieso mērķi. Iestādes vides dienests, grūti pateikt, kāpēc viņi ir interpretējuši tieši šādā formātā šo definīciju, jo mēs tomēr gribētu, lai izraktais materiāls primāri ir būvniecības materiāls, un tad, ja uzņēmējs no tā vēlas atbrīvoties, tad mēs varētu šim pielikt kā atkritumu statusu.
Un, protams, arī vēl viena no institūcijiem, pie kuras mēs esam iepriekš arī ar vēstulēm griežušies, ir ministrijas. Iepriekš tā bija varam ministrija, tagad mēs griežamies pie KEM ministrijas ar saviem priekšlikumiem. Ja. Šis tikai viens no piemēriem. Mums arī ir priekšlikumi, ko mēs iesūtījām saistībā ar karariem, par robežu stabiņiem un tā tālāk. Šie priekšlikumi, šī biedrību aktivitāte notiek, kad mums uzņēmēji dod signālus par to, kad ir šāda problēma jautājumi. Un mēs arī, protams, iesaistamies šajās darba grupās, ko Klimata un enerģētikas ministrija organizē. Bet, protams, ka uzņēmēji gaida rezultātu, gaida tos grozījumus, kas atvieglot šos procesus, lai viņi tā tīri praktiski varētu to materiālu pārstrātajā objektā uz vietas tā kā veikt. Un mēs esam teikt, komunikācijā ar cilvēkiem, ar ministrijām, kurām ir tie varas groži, kuri drīkst to darīt, un uzņēmēji jau principā ir tādi kā priekšlikuma izteicēji, rekomendāciju veicēji. Un šis varbūt būs tas izšķirošais gads. Un solījumu vismaz KEM vārdā mēs arī saņēmām, bet tiešām uz šīs nots es gribētu noslēgt šo ārkārtīgi dinamisko un auglīgo diskusiju, kurā mēs arī, es domāju, lielā mērā pārvarējām savu latvisko kautrību. Paldies arī visiem jautājumu uzdevējiem un vispār visiem it īpaši klātesošajiem, protams, arī tiešraides skatītājiem. Un nobeigt šo diskusiju es gribētu ar Ginta Zilbaloža vārdiem, tātad mums Nobela prēmijas vēl nav, bet mums ir Oskars, un es domāju, ka šodien mēs to arī lieliski sadzirdējām, šo vārdu tādu iedzīvināšanu, un turpināsim, protams, to nepagurstoši darīt, proti, kā mēs visi esam vienā laivā, un mums jāpārvar atšķirības un jāatrod veidi, kā strādāt kopā. Paldies, visu labu!